Tā sadarbība kopā ar pašvaldību, bet vairāk mums ir veicies varbūt tur, kur mēs varam pa biznesa lietām runāt ar pašvaldību. Ir daudzas lietas, kas ir sakārtotas, kur pašvaldība ir nākusi pretīm. Bet šī te kā dzīvot visam novadam, mēs kaut kā bišķiņa esam katrs ar savu mazu redzējumu. Tāpēc šodienas šī te sanāksme mēģinām ieskicēt viens otra šīs te vēlmes. Un Jānis pazuda jau kaut. Lai gari nerunātu, es dosim vārdu Jānim, lai viņš šo pasākumu vada, viņam lielāka pieredze un vairāk diplomātijas un visu pārējā. Bez kaušanās, lai viss notiek. Jo Jānis ir bijis arī tikko kā stāstīja citos šādos te pasākumos. Nu, tur esot jau gandrīz vai krēslus ņēmuši rokā. Tā kā mēs ceram, ka šodien izdosies mums šādā veidā novadīt šo pasākumu. Ok, vārds Jānim. Paldies, Uldi. Es to jau uzplādēju Uldim. Nedaudz iesildīties. Nu, ko, prieks būt Gulbenes novadā. Kā jau Uldis minēja, mans vārds ir Jānis Elpēters, esmu LTRK valdes loceklis un politikas direktors. Ikdienā manās atbildības jomās ne tikai politika gan nacionālā, gan reģionālā līmenī, bet arī tieši visas tās norises, kas notiek Latvijas reģionos. Tā kā patiesībā reģionos esmu diezgan daudz, esmu bijis ne tikai Vidzemes pusē, bet visos pārējos novados tā skaitā. Jāsaka tā, ka tieši Ulda pieminētās priekšvēlēšanu aktivitātes viss aktīvāk notika Kurzemes novadā, tur šķiet gan visos novados un pabiju, bet Vidzemē šī ir vienīgā diskusija. Tā kā tādā ziņā cepur nost jums gulbeniešiem, ka uzvardījāt vienīgo diskusiju Vidzemes novadā šajā priekšvēlēšanu ciklā. Noteikti vēl dažas tehniskās remarkas no manas puses. Pirmkārt jau jāsaka tā, ka es tiku pieteikts kā novadnieks šeit, un tas nevelti, jo nu jau šī būs 5. sezona, kad pats vasaras mēnešos saimniekoju Tirzas novadā vienā lauku sētā, kas bija galīgi aizmirsta, bet nu jau 5 gadus tiek atdzīvināta. Tā kā ceru, ka iespējams kādreiz varēs arī paaicināt ciemos, tad, kad tas būs novests līdz tādai stadijai, bet līdz tam vēl noteikti tiksim. Tā kā arī par vietēju līmeņu problemātiku esmu praktiski, ar to esmu praktiski iepazinies. Tā kā tas noteikti arī dod zināmu ieskatu tajā, kas notiek novadā. Jā, vēl no tā, ko jau Uldis arī pieminēja, šāda debata tik tiešām notika vairākās vietās. Sākām pirms pāris nedēļām ar Ķekavu, pēc tam bijām gan Kuldīgā, gan Dienvidkurzemes novadā, pēc tam arī Talsos, Saldū, Ventspils novadā. Tā kā tā aina tik tiešām ļoti dažāda, pat ja pārējie novadi vairāk rietumu pusē Latvijai, tad tik un tā arī tur no novada uz novadu izaicinājumi dažādi. Tā kā viena no lietām, ko vienmēr ieskatos šajā kontekstā, kāda tad ir konkurence uz vienu deputātu amatu vietu, un tur jāsaka tā, ka kopumā vidēji tātad Latvijā jāievēl vēlētājiem nākamajā sestdienā 731 deputāts, tā kā tās ir lielākās vēlēšanas Latvijā ar atrāvienu. Un kopumā uz šīm 731 vietu kandidē 5926 deputātu amata kandidāti, kas nozīmē 8,1 kandidāts uz vienu vietu, un salīdzinot ar Gulbenes novadu, tātad Gulbenē uz 15 vietām kandidē 108 deputāti. Domāju, ka šeit esošie to noteikti ļoti labi zina, kāda tā situācija, tātad 7,2 kandidāti uz vienu vietu, konkurence nedaudz mazāk kā Latvijā vidēji, bet lai iedot to laikam visdrastiskāko piemēru, ar ko saskāros Ventspils novadā, tad tas ir izņemot ārā pašu Ventspils pilsētu, tikai 3,7 kandidāti uz vienu vietu. Tā kā konkurence daudz lielāka nekā citviet, bet mazāk kā vidēji Latvijā. Nu, lūk, vēl par tehniskām lietām. No LTRK puses domājam par to, kā varam iesaistīties šajā priekšvēlēšanu procesā, jo skaidrs, ka uzņēmēji grib, lai pašvaldības sadzird tās tēmas, kas svarīgas uzņēmējiem, bet nu, tajā pašā laikā pat, ja esam lielākā uzņēmēja organizācija Latvijā un pietiekam aktīva ar pārstāvību visos reģionos, vēl aizvien nav iespēja uzorganizēt diskusijas 41 novadā, kur notiek vēlēšanas. Nu, tas ir tāds liels apjoms, un tādēļ arī sagatavojām tādus 10 pamatpunktus, kas ir svarīgi visiem uzņēmējiem visā Latvijā, pat tajā kontekstā, kad tā situācija tiešām no viena Latvijas stūra līdz otram ir diezgan atšķirīga dažādās pašvaldībās, un tomēr tad
sagatavojam tādus 10 punktus, kas ir svarīgi visiem, un urdījām vietējās uzņēmēju kopienas rīkot to pamatplatformu, un tad no savas puses nodrošinām to moderēšanas vai diplomātijas kapacitāti, kā Uldis to nosauc. Tā kā centīšos līdzēt šodienas sarunā tādā veidā. Nu ko, vēl viena tikai tehniska piebilde, ņemot vērā, ka mums ir daudz kandidāti, laiks ir limitēts, mums ir jāierobežo savas atbildes laikā, un katrai atbildēji laiks būs 1 minūte katram kandidātam pie katra jautājuma. Kopā centīsimies iziet cauri 6 jautājumiem. Redzēsim, kā izdosies, un noteikti arī vairāk pasākumu otrajā daļā būs iespēja jebkuram no auditorijas uzjautāt jautājumus arī šeit priekšā sēdošajiem. Mēģināsim to darīt tādā veidā, ka tie jautājumi būs vai nu tādi mērķēti visiem, bet tos, kurus var atbildēt ātri, būtībā ar jā vai nē, vai ar dažiem vārdiem, lai neaiziet tādā super garajā un šodien vēl tiktu mājās. Otrs variants ir uzdot jau konkrētu jautājumu konkrētam kandidātam, vai arī uzdot tādu jautājumu, uz kuru tad pirmie 2 vai 3, kuri pieteiksies, varēs arī sniegt savu atbildi. Tā kā mēģināsim to modelēt tādā veidā, lai tiktu uz priekšu. Tā. Nu, kā izskatās jums ar to pulksteni? Būs pulkstenis, jā. Okay. Nu, tad būs kaut kāds arī pēc minūtes, apmēram būs tas signāls, ka minūte ir pagājusi. Es domāju, ka pēc pirmā apaļā tas aizies diezgan organiski. Nu, pats galvenais pārāk neieskrieties ar savām runām. Es ticu, ka politisku amatu tīgotāji parasti droši vien var runāt pietiekami ilgi, ja ir tāda nepieciešamības, tā domāju. Nu ko, esam tikuši galā ar tehniskajām lietām. Un jāsaka tā, ka šī debata ir īpaši ar to, ka mums 2 iesildošie jautājumi būs tiem kandidātiem, tātad, kuri ir jau bijuši pie varas pēdējos 4 gadus vai bijuši tādu pašvaldības sistēmā strādājuši. Un tie ir Andris Caunītis un Guna Švinka. Švika, atvainojos, Švika. Jā, atvainojos. Nu ko? 4 deputāti esam. Bet izpildi institūcijā, tā precīzi. Laimējā, tikai laimējā. Nu labi. Jebkurā gadījumā. Pēc tam gan arī jautājumi visiem kandidātiem, un sāksim ar vienu, turpināsim ar citu, lai tā secība būtu jaukta, un kādā jautājumā būtu iespēja ilgāk pagatavoties, kādā atkal būtu jāatbild uzreiz uz karstām pēdām. Bet tad jā, pa vienam, faktiski viens jautājums Antim un Gunai. Jautājums sekojošs, kā vērtējat 4 gados paveikto uzņēmējdarbības jomā un ko no iecerētā nav izdevies panākt. Un tad sāksim dāvām priekšroku, sāksim ar Gunu, jūsu 1 minūte. Jā, ko es varu vērtēt? Es varu teikt, ka šajos 4 gados mēs pabeidzām lielo ražošanas objektu Pinkās, kas ir Lizuma pagastā, pabeidzām Gulbenē priekš uzņēmējiem ēku. Tāda arī ielas un ceļi, bet nevis absolūti, bet es domāju, ka mums mazliet piekliboja komunikācija, un mēs neesam atraduši metodi, kā komunicēt ar lielajiem, ar mazajiem, ar jaunajiem uzņēmējiem. Acīm redzot, katrai šai kategorijai tomēr mazliet vajag citu piegājienu un mazliet atrast citu metodi, kā runāt, un vajadzības ir katram savas. Paldies, Guna un Andi. 10 baļu sistēmā droši vien vairāk pa 4 nesanāktu, jo diezgan grūti bija un joprojām būtu jātīsta tieši, speciālistu konkrēta darbs ar uzņēmējiem. Un, kā mēs sakam, uzņēmēju darbības speciālists, ja jauniešu jomā mums ir vesela, iestāde joma, kas strādā, tad uzņēmēju darbības virzienā parasti bija tā, ka turisma ar uzņēmējiem bija tāda nopietnāka pieeja. Pārējie uzņēmēji vairāk, tā cīnās paši. Mēs jau arī pašvaldības saprotam, ka bieži vien roku jāpasniedz varbūt tiem, kam vajag palīdzību, bet tie, kas paši spēcīgi, tiem ikdienā varbūt mazāk aizmirstam. Ir lieliski uzņēmēji, kuri zināmā mērā paši vienmēr ir tikuši savām problēmām galā, bet pašvaldībai būtu liela izaugsme šajā virzienā, kur attīstīties un strādāt. Paldies. Abi divi arī, man liekas, noteikti iekļāvāties minūtē. Paldies par konkrētību un skaidrs, ka mums būs par ko parunāt, gan par komunikāciju, gan to, kā vismaz tik līdz 8 no 4. Tas ir labāks ziņas. Ok, tad ejot uz priekšu, pirmais jautājums arī pārējiem kandidātiem.
Kas ir Gulbenes novada stiprās puses uzņēmēja darbībā, kuras jāturpina attīstīt un kādas ir vājās puses, kurām jūsuprāt jāpievērš, varētu teikt, pastiprināta uzmanība nākamajos 4 gados? Un sāksim ar Normundu. No stiprās puses noteikti ir mūsu nozares, kas jau ir attīstījušās koku rūpniecība, koku pārstrāde. Noteikti jāmin ir šeit infrastruktūra, tas ir dzelzceļš, kas nav visiem un kas būtu jāmāk pareizi un veiksmīgi izmantot. Lauksaimniecība, viss, kas ir mūsu novadā pamat nozares, tās ir tās lietas, bet kā jau iepriekš minēju, mums noteikti ir krietni jāuzlabo saikni ar uzņēmēju, jāsaprot viņa vajadzība un jāstrādā pie tā, lai šie uzņēmēji no mums kā pašvaldības var saņemt pašu labāko, tas ir infrastruktūru, jo diezko daudz mēs vairāk viņiem palīdzēt un iedot nevaram. Attieksme, infrastruktūras izbūve, tās lietas, ko mēs reāli varam paveikt. Paldies, ejam uz priekšu, Ailita. Mana komanda šobrīd piedalās pirmo reizi, un mēs varam vērtēt tikai to, ko mūsu kolēģi stāsta par paveikto, un ja tas novērtējums ir uz 4, tad tas ir diezgan tāds mazs novērtējums. Un es saprotu, ka darbs ir jāturpina un jāiegūt arī no sevis, lai tas vērtējums būtu lielāks. Jā, paldies, Ailita. Ejam uz priekšu, Armands. Lauksaimniecība, meža saimniecība, kokapstrāde, kas ir, protams, Kulda nopals, ir viens no lielākajiem arī mūsu šitajā reģionā. Un tas ir tas lielākais. Protams, ir visādi pakalpojumi, tas pats, kā es par lejas ciem, piemēram, jā, mums tur ir lauksaimniecība, ir mazie uzņēmumi, kā piemēram maizes cepēji veiksmīgi arī strādā, un vēl citi, kuri tur labāk vai sliktāk. Un kā atbalstīt arī, ko es to vēlāk arī redzēs, bet infrastruktūra, bērnu dārzi, skolas, jo tur arī ir problēmas, kuras zinu vai nezinu, bet cilvēki visu kaut ko runā par to visu. Vienās skolās visās noteikumi ir vienādi, bet vienā dara tā, otrā dara tā, trešajā dara tā. Tas tāds arī tā interesanti īstenībā. Bet tieši par ražošanu, par to visu infrastruktūru. Labi, paldies. Ejam uz priekšu, kā nākamais Gunārs. Jā, Gunārs Dobris. Neko jaunu neizdomās no tā, ko teica. Tā ir, protams, kokapstrāde, lauksaimniecība, varbūt arī lopkopība nepieminēja, kas arī ļoti labi ir attīstījusies pēdējo gadu laikā, lai arī mazie uzņēmumi vairāki ir bijuši spiesti aizvērt savus uzņēmumus, bet lielie attīstās un ļoti labi. Kādu mēs atbalstu varam dot? No visa, kas netika pieminēts, domāju, ka netika pieminēt dzīvojamais fonds, kas noteikti ir jāattīsta, jo darba spēka trūks visiem uzņēmējiem, un ja būs sakārtots dzīvojamais fonds, tad būs arī kas strādā un varēs piesaistīt speciālistus. Paldies, Andi. No trūkumiem noteikti attāms līdz Rīgai, ja mēs runājam par eksportu, tad tas nozīmē osta un attāms. Protams, Gulbene ir attīstījusies pateicoties dzelzceļam. Kravu pārvadājumi ir tādi, kā ir, attiecīgi gan vagonu pieejamība, vispārējais lauksaimniekiem graudu aizvešanai vai tam līdzīgi. Priekšrocības, protams, ir resursi mežsaimniecībā, mežstrādē, kokapstrādē. Es domāju, esam attīstījušies, mums ir gan daudz ūdeņu. Akvakultūra jomā ir uzņēmēju darbībai, kur attīstīties, bija plāns ideja par zivjaudzētām, neattīstījās. Domāju, ka šajā virzienā ir uzņēmējiem niši, kur darboties un kur attīstīties, un kaut kādi resursi pakalpojumu jomā, kur noteikti var darboties un uzņēmēju darbība attīstīties, tur ir plašas iespējas. Paldies, un noslēdzam ar Gunu. Jā, laikam man kā pēdējie daudz jaunu neko es nepateikšu, jo kolēģi jau lielāko daļu ir pateikuši. Es vēl varbūt gribētu tiešām uzsvērt, ka mūsu tā priekšrocība ir, ka mūsu tas novads ir pietiekami kompakts ar vienu pilsētu tikai, kas ir centrā, un ceļu tīkls ir optimāls. Bieži vien ir runa par ceļu kvalitāti, bet tīkls kā tāds ir optimāls. Un tas, ka mums izdevās arī tomēr saglabāt dzelzceļu, kas arī uz priekšu būs ļoti liels izaicinājums, kā saglabāt dzelzceļa pārvadājumus, bet šobrīd viņi ir, un tie ir jāattīsta. Kas, manuprāt, mums ir tā vājā puse,
Es gribētu teikt, ka ne tikai darba spēka trūkums, bet kvalitatīva darba spēka trūkums, jo bieži vien tie, ko no sociālās palīdzības izdodas atgriezt darba tirgu, nevienmēr veic kvalitatīvu darbu. Jā, pavisam noteikti parunāsim arī par darba spēku. Tā ir tēma, kur iezīmējās vairāku atbildētāju teiktajā. Un jāsaka tā, ka man kā cilvēkam, kurš arī vismaz dažas reizes gadā brauc arī ar vilcienu, noteikti būtu labāk, ja kursētu vilciens vairāk, un tas pieļauj kalorīzētu arī turismam, ja nerunājam par to, kas ir kravu pārvadājumi. Nu ko, ņemot vērā, ka man šeit mums tā saruna iet diezgan dinamiski, es domāju, ka mēs pat varētu izdarīt tā, ja nu kādam no auditorijas ir kāda vai būtiska replika, ka kāds no kandidātiem to ir pieminējis, ielaidīsim tādu iespēju arī pēc katra jautājuma. Tā kā, ja nu kaut ko nesadzirdējāt vai sadzirdējāt kaut ko, kas ir galīgi garām, droši varat pieteikties un iedošu iespēju arī auditorijai izteikties. Tā kā, ja kaut kas ir, droši paceliet roku vai celieties kājās un iestartējiet arī ar saviem komentāriem. Pagaidām vismaz to neredzu, bet paturiet prātā, ka tāda iespēja ir. Tā, nu ko, iesim uz priekšu un jā, uzņēmēji iesaisti jau parādījās arī tajos pirmajos divos jautājumos un tā bija šķiet Guna, kas to pieminēja, tāpēc arī otrais jautājums, un šajā reizē Gunai būs iespēja sākt, lai nebūtu tā, ka viss jau ir pateikts, un jautājums sekojošs. Kā vērtējat uzņēmēju iesaisti lēmumu pieņemšanā, un ko šajā jomā jāuzlabo nākamajos 4 gados, lai šī iesaiste uzlabotu? Jā, jautājums ir ļoti labs. Uzņēmēju iesaiste. Protams, ka uzņēmēju iesaiste ir ļoti svarīga un vajadzīga, bet tas ir tāds ļoti jautājums, kā saka, nulli ar 2 galiem. Jo līdz ko mēs neuzmanīgi kaut ko lemsim vienam uzņēmējam par labu, līdz ar to mēs ļoti negodīgi rīkosimies. Tā kā tā visa tā sistēma ir ļoti pārdomāta, jāveido ļoti, bet uzņēmēju viedoklis, tie, kas mani zina, viņi zina, ka man ir visu mūžu bijis ļoti svarīgs, un es ļoti labprāt uzklausu uzņēmējus. Un ļoti labprāt arī šodien dzirdētu priekšlikumus. Bet vai ir tas konkrēts, nezinu, konsultatīvā padomes izveide vai tāda? Mums bija konsultatīvā padome, bet ne īpaši labi viņa darbojās, tā konsultatīvā padome. Kāds ir tāda? Bija daudzākus gadus atpakaļ. Te bija uzņēmēju biedri, vēl viena cita biedrība bija vēl viens. UDATS, uzņēmēju darbības atbalsta centrs. Jā, UDATS saucās. Labi, neatbildēsim visu vēl tagad, dosim iespēju arī citiem kandidātiem, turpinam par iesaisti un kā nākamais Andis. Jā, svarīgākais jau vienmēr tiešām ir dzirdēt, un dzirdēt var divējādi. Klausīties var, lai mēģinātu uzreiz atbildēt, un klausīties var, lai saprastu. Un tad jautājums, kā mēs kā deputāti klausamies uzņēmēju problēmās, lai viņiem uzreiz kaut kā atbildētu, vai lai saprastu viņu problēmas un risinātu. Un, protams, ja vismaz zinām un saprotam, kāda ir tā pamat problēma, lielākai daļai uzņēmējiem visiem vienādi nevar. Jebkurā gadījumā sanāk visu uzņēmēju ražotājiem savas problēmas, pārstrādātājiem vai tirgotājiem vai turismu uzņēmējiem ir katras jomas, un tomēr jāstrādā pa jomām, un attiecīgi tad jāmēģina uz katru no jomām skatīties. Un tas, kas vienmēr ir izkristalizējies, ka mūsu novadu uzņēmēji mazliet baidās no jaunu uzņēmumu rašanās, jo būs jāpārdala esošais darba spēka tirgus. Tā ir taisnība, teiksim, ja novadā ir metinātāji tik, cik ir, un ja es atvēršu jaunu metāla apstrādes uzņēmumu, tad es vai varu no kāda, nozagt to darbinieku, vai nav jau ko paņemt. Pārpirkt var pasolīt lielāku algu, bet kamēr tu viņu apmācīs vai tam līdzīgs, tikai vienu piemēru pasauc. Tāds ir satraukums vai bažas, kad jebkas, kas nāks iekšā, ka viņš liks pārdalīt vietējo darba spēku, un tas ir tāds satraukums, par kuru jāmēģina runāt un ar izpratni, kad zināmā mērā vilkme dod pienesumu klāt, nevis tikai pārdalīt esošo resursu. Jāņem no Madonas un Alūkstas. Vai pierobežu jāiztīr līdz galam? Arī iespēja. Ko ejam uz priekšu, kā nākamais Gunārs? Ja mēs runājam par to, kā var pirmajām kārtām, ja tā ir komunikācija ar uzņēmējiem, kuram mums noteikti pietrūkst. To dzird visu laiku, gan no vienas, gan no otras puses. Gan no iedzīvotājiem, gan no uzņēmējiem. Bet man liekas, ka, lai mums būtu šī sadarbība labāka, mēs daudz kur arī neieklausāmies varbūt uzņēmējos, ne jau tikai konkurence. Mēs ar jaunu uzņēmumu veicināšanu varam sniegt atbalstu uzņēmējiem,
kad mēs sadzirdam uzņēmējus, kuras tad ir tās nišas, kur viņiem pietrūkst atbalsta, un mūsu uzņēmē darbības cilvēki var veicināt jaunu uzņēmumu veidošanas kā reiz šīs nišās, lai tad būtu vieglāk strādāt ar jau esošajiem uzņēmumiem. Un tā ir tā mūsu ciešākā sadarbība, kas veicinātu kopīgu attīstību. Paldies, Armand. Tā grūti pateikt to par uzņēmē darbību, jo arī citreiz tiem mazajiem, piemēram, ir bailes. Vienu brīdi cīnījos, lai nogrēdē vasarā ceļu, kas ir valsts, nevis pašvaldības ceļi. Un bija tā, ka neviens, kas nodarbojās ar mazo uzņēmē darbību, negribēja pat kameras priekšā iet. Un ir tas, ka citiem pat ir bail ar kaut ko vadošu vai kaut kur līst vispār kādam acīs, lai viņam tikai neuznāk virsū. Tas tādiem mazajiem, ko es esmu pats novērojis, kā mums lejas ciemā iet. Bet arī atbalstīt, jā, tā ir komunikācija, bet, cits nāks runāt uz to pašvaldību, cits nenāks. Un tad arī būs tā, ka kāds tomēr būs vienmēr apdalīts. Nekad uz visām pusēm nav iespējams to ne finansējumu, ne atbalstu arī dot. Tie, kas visvairāk arī paši iesaistīsies, tie arī visvairāk arī dabūs pretī. Paldies, Armand. Es iestarpināšos, ka te liela loma ir uzņēmēju biedrībām. Kā Gulbens nav uzņēmēji, tur var arī runāt arī mazāku uzņēmēju vārdā, kuri varbūt paši kādreiz negrib izteikties. Tā kā tas noteikti vajag šo piekodināt saviem pagasta uzņēmējiem. Ok, ejam uz priekšu, kā nākamais runātājs Ailita. Mums pieredzes nav, bet runājot šobrīd ar uzņēmējiem, un tie, kas tā kā mūs uzrunāja, kad kaut ko vajadzētu arī uzlabot, tas ir tas, kad uzņēmējs grib strādāt gada laikā visus 12 mēnešus. Jo ir tādas jomas, ko it kā nav nodrošinājusi pašvaldība, tas ir mūsu ceļi. Ir tāda lieta, kad no rīta, piemēram, ir informācija, ka nedrīkstēs braukt pa šiem ceļiem. Dienas laikā tiek ziņots, tad ir atkal informācija, ka tas jautājums tiks lemts. Un tad, kad ir izlemts, tad jau ir it kā pagājis kāds laiks. Tad uzņēmējs pie mums ir griezies ar to, ka, ja pašvaldība nodrošinātu ātrus lēmumus šajā jomā, ātri reaģētu un nodrošinātu viņiem darbu visus 12 mēnešus gada laikā, tad tas jau būtu ļoti, ļoti labi. Un tad no tā iesaistas tur iztrūks tā saruna par šo jautājumu? Vai? Iztrūks tas, kad nav ātri reaģēts uz to, ka, piemēram, tas ceļš ir neizbraucams, tad pēc dienas divām ir jau riktīgi uzsalis, jau varētu braukt, bet nav jau vēl pieņemts tas pirmais lēmums par to, ka nedrīkst braukt. Tā kā netiek ātri reaģēts uz kaut kādām izmaiņām. Tas ir tas, ko mums ir teikuši uzņēmēji. Tas nav manis pārbaudīts vai manas komandas pārbaudīts fakts. Paldies, Ailita. Tā kā ātri reaģēt uz to, ja uzņēmējs lūdz palīdzību vai lūdz informāciju. Paldies, un šo atliku noslēgsim Armunds. Jā, man liekas, mēs ar katru atbildētāju aizgājām no pamattēmas. Pavisam nav bija saikne ar uzņēmumu, tad es pateikšu, ka pienācis laiks, ka mums ar uzņēmēju jābūt tādā saiknē, ka mēs ejam, prasām, piedāvājam un esam kopā ļoti cieši. No šī gadījumā es uzskatu, ka mums ir jābūt absolūtā saiknē ar šo biedrību, kur pārstāv, manuprāt, visi spēcīgākie Gulbenes uzņēmēji. Viņš bildi redz, šo bildi kopumā, ar kuru tad vieglāk mums ir strādāt, lai būtu lielāks iznākums. Ja runājam par mazajiem uzņēmumiem, tad tiešām, ko mēs varam kā pašvaldību darīt, tas ir maksimāli sniegt grantu programmas, kas ir vairāk vai mazāk pietiekams atbalsts. Diemžēl šis budžets mums, varbūt mums neiedrošināja lielāku summu pret iepriekšējiem gadiem, kas bija 10 reizes lielāka. Nē, atvainojiet, 5 reizes lielāka. Ja? Jādomā par to, jo jaunajam uzņēmumam tomēr arī šī summa ir ļoti no svara un pie tā mums ir jāstrādā. Un plus jāskatās tiešām, kādas nozares attīstīt, kāds ir pieprasījums no mūsu mazajiem vidējiem uzņēmumiem, jo, manuprāt, tāds modelis, kā šobrīd ir
ražošanas centrs ar 3 uzņēmēju aizpildījumu. Šāds modelis ir jāpiekop, ja vien ir pieprasījums. Līdz ar to ir pilnīgi savādāks traktējums mazajiem uzņēmumam un nav starta kapitāla. Šeit mēs varam palīdzēt, un šis ceļš jāiet noteikti. Bet pats pamats visu laiku dialogs, un nevis uzņēmējiem jānāk, bet mums ir jāiet pie viņa, jāprasa, ar ko jums palīdzēt. Paldies, Norman. Man šķiet, ka tā bija atbilde, ko noteikti uzņēmēji gribēja dzirdēt. Ok, iesim uz priekšu, un tagad jāsaka tā, arī jūs, ja jūs sadzirdat kādu vietu, tiešām vajag izteikt repliku, mums laiks šķiet to atļauj, tāpēc šķiet Andim bija replika uz ēdas teikto. Jā, nu par ceļu, teiksim, slēgšanu vai ierobežojumiem, pamatā jau to izdara ceļazīmēm, un arī ar valsts ceļiem kopā runājām, ja naski reizēm uzliek to aizliegumu, ja ierobežojumu svaru, tad aizmirst laicīgi noņemt. Un, protams, būtu normāli, lai mēs tiešām valsts kā līmenī saprotam tos ierobežojumus tiešām uz to brīdi, kad nevajag. Un izmantojot iespēju, gribētu teikt, ka katram uzņēmējam ir jādomā līdzi par to mirkli, kad mēs to ceļu izmantojam. Ja pēkšņi sāk stipri līt, nu tajā dienā atliekam tos darbus, jo valsts ceļi ir pateikuši diezgan strikti par daudziem gadījumiem arī uz pagastu ceļiem, kas viņi ir izbraukājis. Paši jau vietēji, ja mēs teiksim ar to transportu, varbūt rudenī pagaidām to salmas rītu un salmas rītā izbraucam, bet pavērtējam to situāciju pašā lietus laikā vai pašā šķīdonī un atliekam tos darbus uz dienu vai divām. Un tas ir tas, kā kopēji jādomā. Jā, paldies, Andi, tātad arī pašiem uzņēmējiem nesko līdzi situācijai. Ok, ejam uz priekšu, jā, tikai pavisam ātri kopsavilkot par iesaisti, nu tas, ko sadzirdēju, man liekas, ka tā tiešām ir lieta, kā arī LTRK uz to skatās, kad arī pašai vai pašvaldībai vai valstī ir jābūt interesētai tajā, ko dara uzņēmējs, un arī pašiem jāuzrunā to aktīvāk, bet, nu, kas, protams, nav noslēpums, ka šīs te intereses dažādās uzņēmēju grupās, protams, ir atšķirīgas, bet, nu, gribētos, lai pašvaldība tās arī spēja identificēt un attiecīgi arī adresēt. Ejam uz priekšu. Viena no tēmām, kas gan plaši izskanējusi no LTRK puses, un, protams, ka liela daļa no tās atbildības ir arī nacionāla līmeņa politikas veidotājiem, un tā ir viss, kas saistās ar birokrātiju un administratīvo slogu. Un noteikti aicinu jau šo jau, teiksim tā, apsteidzoši aicinu to arī īpaši neatsaukties uz to, ka tā ir tāda nacionāla līmeņa problemātika, jo to mēs visi zinām un saprotam, bet ir skaidrs, ka arī pašvaldības savā pusē var izdarīt nu, vismaz pa kādam sīkumam. Un kas jūsuprāt ir tās lietas vai tā lieta, kuru pēc iespējas ātri, un šeit lieku akcentu uz to, ka to varētu izdarīt tiešām ātri un sevišķi negaidot, kad paies 4 gadu termiņš, lai mazinātu no novada puses uz uzņēmējiem gulstošo administratīvo un birokrātisko slogu. Un šajā reizē sāksim ar Ailitu. Man atkal jāsāk ar to frāzi, kad šobrīd man kā Gulbenes novada iedzīvotājiem nebija problēmas ar pašvaldību. Man visu laiku likās, ka es dzīvoju ļoti jaukā, skaistā, sakoptā pilsētā. Un, man ir mājas, man ir darbs, es varu sevi nodrošināt, man nav vajadzīgs sociālais atbalsts. Bet sākot darboties tādā kā šajā partijas tā kā attīstības posmā, tad ir viens pastāsta to, otrs pastāsta to, ka nav kaut kas kārtībā. Un man tā kā pašai ir interese, gribētos tā kā iedziļināties tajā visā. Un līdz ar to es nevaru komentēt, cik birokrātiski lēmumi tiek pieņemti novadā. Es gribu par to pārliecināties. Proti, jā, tiešām tad varēs pateikt. Vai tiešām ir tā, ka iesniedz iesniegumu un nevar sagaidīt atbildi, vai tad ir kaut kas noticis, jo uzņēmējiem, redz, ir tāds, ka ir problēma, un viņi neaiziet gulēt apmēram, kamēr neatrisina. 1, 2 stunda, 2 viņam ir jāatrisina, jo viņam, tas ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk atrisināt jebkuru problēmu. Par novada darbu uzņēmējiem ir dažreiz tā, ka, mēs pateicām, kad viņi to izskatīs, kad viņiem tur būs. Līdz ar to man gribētos tā kā pārbaudīt. Vai tiešām ir tā, ka noliek to iesniegumu malā un tiešām gaida kaut kādu sanāksmi vai kaut kādu risinājumu pēc kaut kāda laika?
Te nu es varu piekrist tai analoģijai, un tieši arī pirms tam ar uzņēmēju biedrību spriedām par to, ka laikam uzņēmējiem parasti nav tā, ka ienākās svarīgs klientu jautājums, var nolikt uz 30 dienām to iesniegumu tā kā malā, un tā, klients gan jau pagaidīs, un tur ir jākustās ātri, un tas noteikti ir viena no lietām, ko noteikti sagaida arī uzņēmēji tādā atbilžu ātruma kontekstā. Bet, tātad kopsaukot Ailītas atbildi pamatā jātiek iekšā, lai redzētu, kas tad tur īsti notiek. Ejam uz priekšu, kā nākamais Gunārs. Jā, tad pirmām kārtām, ko es uzskatu, ka ir jāizstrādā ļoti stingri instrukcijas un normatīvie dokumenti, kuri jau uzreiz nosaka, kā ir jāpieņem pareizi lēmums. Lai nav jāsauc domes sēdes, lai nav jāsauc komitejas, komisijas, lai jau ir stingri izstrādāts, kad vēršās pie atbildīgās personas, viņam ir stingra instrukcija, kā to jādara. Lai paliek tikai atsevišķie gadījumi, kad lemt. Otrs, mēs bieži atsaucamies to, ka valsts likums, bet kas tad ir valsts? Valsts esam mēs paši. Valsts ir mūsu uzņēmēji, valsts esam mēs, kas strādā domē, un valsts ir cilvēki, kas staigā mums pa ielām. Un mēs jau paši to likumu veidojam. Un nav jākautrējas, ir jāgriežās ar šiem jautājumiem domē, un domes savukārt uzdevums ir vērsties uz Rīgu, tur, kur šos likumus pieņem un mainīt. Kaut vai šobrīd izskanējušai mežsaimniecībai ļoti daudz ir projektu atvieglojumi, ko Zemkopības ministrija piedāvā. Arī lauksaimniekus tas skars, kaut vai šo nelaimīgu atsevišķo koku ciršana tīrumos, kas būs daudz atvieglotāk. Tā jau arī ir birokrātija. Iepriekš bija, lai to koku nocirstu, tad bija vairākus gadus jāgaida, kamēr saņem no visiem dienestiem atļaujas. Iestrādā likumā un viss ir kārtībā. Paldies. Ejam uz priekšu, kā nākamais Lamons. Valstiskā līmenī, protams, pašvaldības savienība, ministrijas ir tās, kur mums jāstrādā tiem, kas ir vadībā un jābrauc un jāsit ārā un jāliek saprast, ka jūs darat absolūti nepareizi un jāveido šis te spēks. Manuprāt, lielākais šobrīd šāda veida spēks ir pašvaldības savienība, kas var reāli cīnīties ar valstiskā nozīmē birokrātiju, jo viņa ir nenormāla un, man liekas, gandrīz katrā jomā. Pašvaldības līmenī tas ir skaidrs lēmumu pieņemšana ātra un nodaļās, kas strādā pie lēmuma novirzīšanas līdz izpildēji, ir jābūt skaidri, sakārtotai šai struktūrai, kas par ko atbild, un ātrs produktīvs darbs. Tas ir divas lietas. Paldies, Guna. Jā, es varētu par birokrātiju ļoti piekrist. Esmu arī no tiem cilvēkiem, kas ļoti daudz par šo te ir republikas līmenī, gan runājis gan ar piemēriem, gan dažādi. Ar birokrātiju saskaramies tieši arī mēs, un arī citas institūcijas, un arī uzņēmēji. Manuprāt, viena no tām lietām, kā mums ir grūti varbūt ātrāk pasteidzināt to visu, tās ir šīs bezgalīgi daudzās kontrolējošās iestādes, kas patiesībā iebaida pašvaldību darbiniekus, un darbinieks ļoti baidās, ka tikai es neielieku komatu nepareizā vietā un ka tikai mani par to nesodīs. Kādu es redzu lielāku risinājumu? Risinājums tiešā veidā varbūt nav, bet risinājums ir tāds, ka tiem, kas būs vadībā un vairāk jāiedrošina savi darbinieki, tomēr uzņemties arī to atbildību un tik ļoti nebaidīties no visām šīm trakām kontrolējošām iestādēm, jo tās ir bezgalīgas un katru mēnesi vairākos desmitos viņas ir iestādē. Paldies, Guna. Tālāk, Arman. Visi kaut ko te minēja, es minēšu konkrētu piemēru no pašvaldības, kas ir nomas zemes lauksaimniecības. Birokrātija, ko varētu samazināt, ir, kāpēc tiek veikts vērtējums nomas tiesību izsole. Ja tā ir izsole, tad jau tu dabūsi to summu, ko tajā vietā visvairāk arī kāds uzsolīs no zemniekiem. Nevis tā, ka tiek veikts vērtējums, pēc tam zemniekam jānosēc vērtējuma summa, tur piemēram ir hektārs, bet vērtējuma summa plus vēl jāmaksā tā noma. Un tas, cik es skatījos, diezgan labi pacēlēs augšā. Pēdējie 3 gadi zemniekiem nav bijuši baigi labi. Nevar atļauties īsti arī viņi maksāt šausmīgas nomas. Tas nav tā, ka tur 30 hektārus. Pašvaldībai bieži vien ir maksimums 11 hektāri, ko tagad pēdējās nomas tiesību izsolēs. Un tas tāds vēl viens šķērslis ir tā vērtēšana, kas agrāk nebija. Es nezinu, vai to tagad kaut kāda likumdošana jaunu birokrātiju radīs un to prasa. Bet tās ir liekas izmaksas, kas vienkārši ir tāds, lūk, ko varētu samazināt. Tāds, kāpēc nomas tiesību izsolē, kur tu dabūsi maksimumu, ko tajā konkrētajā pagastā cilvēks ir gatavs maksāt, un taisīt vērtējumu.
gan Druvienā, kur ir kaut kāda pārģis, cik tur bija 2 hektāri. Vienkārši tā samaksa tur 200 cik tur eiro par vienu vērtēšanu un vēl nomas maksa. Tad es to īsti nesaredzu tādu, šādi birokrātiski mazie kaut kur iezogās un kāpēc tāds vispār ir vajadzīgs. Paldies, Armand, par konkrēto piemēru. Tas man šķiet arī ļoti vērtīgi. Var jau runāt par ļoti konkrētām lietām. Un noslēdzam ar Andi. Reāli birokrātija mazināsies tikai tajā brīdī, kad sāks samazināties ministru kabineta noteikumu, likumu un arī saistošo noteikumu skaits. Ja Gunārs pieminēja kaut kādas instrukcijas, vēl kaut ko, tas zināmā mērā tikai veicinās, birokrātija ne jau samazinās. Un tas, ko mēs saskaramies paši, teiksim, pirmais kā uzņēmējiem, es domāju, būvvalde strādā normāli, tur tā kā nevajadzētu birokrātisko slogu just pašvaldības, šajā gadījumā konkrētā mūsu būvvalde. Bet, ja runājam par to pašu mežstrādi, ko veic pašvaldība, tad tajā brīdī, kas ir mums jāizdara, ja mēneša laikā skujkoku materiāls ir jāizved projām, tad, ja viņš ir izvests pie ceļa, mums viņš ir jānovērtē, jāapstiprina izsoles, teiksim, cena, jānorganizē izsoli, jāapstiprina izsoles rezultāti, un tad vēl jāpagaida pārsūdzēšanas laiks, un mēnesī pat vispār nevar iekļauties, lai to ievērot. Tātad kaut ko pārkāpjam, ja mēs gribam izdarīt visas prasības, ir pārkāpšana. Un tāpēc es saku, tajā brīdī, kad valsts, kaut vai tā pati pašvaldībai kapitāla sabiedrību, teiksim, līdzdalības izvērtēšana reizi 5 gados, absolūti birokrātisks process. Es nezinu, kuram tas ir vajadzīgs. Mēs maksājam naudu vai tērējam resursus no paša darbinieka, izvērtējam un tālāk. Noslēdzam ar retorisku jautājumu un kā reizi, kā zinādams, piesaka nākamo jautājumu, jo tas būs par konkurences neutralitāti. Te gan vēl kopsavilkot šajā jautājumā sadzirdēto, man šķiet, ka tā... Es kopsavilkšu un tad iedošu replikām. Tā viena lieta, ko sadzirdēju, kas man šķiet ir tiešām kolosāla, un to es pilnībā piekrītu, šķiet tas bija Normunds un iepriekš arī Gunārs nedaudz tam pieskārās, proti, un pēc tam arī Guna laikam pieminēja par šo te pašvaldības interešu pārstāvēšanu nacionālā līmenī, jo tā tiešām ir viena no lietām, ja pašvaldībām tās lietas stāv, par viņām ir jārunā, kurš gan cits, ja ne pašas pašvaldības un arī pašvaldības savienības. Un te tikai viena lieta, atkāpjoties uz LTRK pieminētajām 10 rekomendācijām, tas, ko mēs esam rakstījuši tajās, ir, kad jāpamaina arī pašvaldības motivācija piesaistīt biznesu caur nodokļu politikas izmaiņām, proti daļu iedzīvotāju ienākumu nodokļu atstājot tajā pašvaldībā, kur atrodas uzņēmums, un arī daļu UIN pārdalīt ne tikai valsts kasē, bet atstāt to arī pašvaldības budžetā, kas arī ir viena lieta, pie kuras jāstrādā pašvaldībām, jo tieši pašvaldības nerad pret šādām izmaiņām iebilst. Bet tā, tas kopsavilkot, un replika no aizmugures. Jā, es no lauksaimniecības. Tad, kad pašvaldība plāno tirgot zemes gabalus, kurš ir lielāks par 10 hektāriem, tad tiek pārtraukts šīs mūsu saistības, un pēc tam ir izsola tirdzniecībā, kurš tad izslīžu gabalu. Bet no dzīves, kā ir bijis, ka 2 sezonas lauks stāv neatkarts. Pēc tam zemnieks izsolē paņem jau gana piedrazotu ar nezālēm, sārņaujiem. Tā kā arī pašvaldībai jādomā, ja jūs laužat līgumus, tad tomēr domāt, vai tā augsne ir vai nu malījā, papulē vai citā veidā, bet viņa nezaudē savu vērtību un nezaudē nerezaudē. Paldies par Tas ir repliku. motīvs. Jā, šeit bija un tad būs tur. Man tāds globālās drusku jautājums. Dažas replikas. Andi, tu te minēji, jā, ka uzņēmēji šeit varbūt negrib citus, jo būs konkurence, bet es gribu jau piemēru pateikt. Man neapvainos, bet ja man būtu jāatver jauns uzņēmums Lejasciemā vai Valmierā, es diemžēl kaut Valmierā, kur ir nenormāla konkurence, bet tur ir darba spēks sagatavots. Tur varbūt, diemžēl, Lejas, kā Guna minēja, tur būs sagatavot, bet šeit varbūt jau nebūs. Tādēļ, mēs neesam pret to, ka nāk jauni uzņēmēji. Bet jautājums, kad es pieminēju Valmieru, jautājums, principā jums visiem, lai es varētu paši tā kā. Uzņēmēji cilvēki, kas reizēm vai sasniegt rezultātu, kā minēju, strādājam dienu, bet reizēm arī nedaudz riskējam. Un varbūt mēs neizlasām visus likuma punktus, un iespējams, ka kādu esam pārkāpuši. Man jautājums jums visiem. Tas, ko salīdzinām par Valmieru, jūs esat gatavi novada vārdā riskēt, ievilkt iekšā šeit, teiksim, patriotu sistēmu ražotāju, pārkāpt zināmas noteikumus, pasēdēt nedēļu 2 cietumā dēļ tā, saņemt sodu, bet būt lepniem, ka pilsētā ir, novadē ir kaut kas, kā to izdarīja Valmēra. Esiet gatavi uz to?
Tas ir tāds jā, nē jautājums, principā. Jā, nē. Nu, ko? Divas nedēļas cietums gadu. Bet ir Jā, nē. Ļoti provokatīvs jautājums, vai, nu, teiksim tā, tas, ko tu upurē, nu, teiksim, atmaksājas. Ir lietas, kur mēs katrs riskējam, bet ir robežas, kuras nevajadzētu pārkāpt. Jā, tā tad nē. Gan tāds jā un nē, jo tas tāds vienmēr ir kaut kāds risks un vienmēr arī gan pašvaldības, gan uzņēmēji un arī ģimenē citi, kas nodarbojas ar kaut kādā veidā, vienmēr pārkāps. Tas ir neizbēgami. Paldies. Jā, nē. Ir vēl viena reklāma. Iziet šķirot, tad būs vēl bija šeit un pēc tam jums. Guna? Jā, tas būtu diezgan traki pateikt, jā, es arī gribu iet cietumā, diezgan traki tas tā būtu. Bet es arī varbūt zinu arī, cik ir prasījis Valmierā veselību un kāda ir tā situācija tur drusciņi. Tā kā tas nav tik vienkārši, bet uz risku mēs esam gājuši un arī ik pa brīdim esam gatavi to darīt, tajā skaitā arī es. Bet iet cietumā uzreiz un izdarīt tā, lai ir jāiet cietumā, nu droši vien, ka nē, gan tomēr. Es zinu, uz kurienes eju. Un, ja ņemsim Valmieras piemēru, neviens nav pierādījis, ka Valmieras Baika kungs ir pie kaut kā vainīgs. Tas, ka kāds viņu tur iebāž, tā ir viņu problēma, bet tā ar šādu problēmas arī varu saskārties. Tā kā katrā ziņā uz riskiem un uz lietām, kuras es uzskatīšu par pareizi kopā ar komandu, ja tā iznāk, noteikti iešu uz risku. Gunā? Nu, jebkuram vadītājam ir jāspēj uzņemties riskus un uzņemties atbildību par sevi un par saviem padotajiem un arī aizstāvēt savus padotos. Bet jebkuru jautājumu var arī sakārtot likumīgi. Un tomēr ir jāizvērtē šīs prioritātes, un ja apzināti mēs ejam uz risku, zinot, kad es apzināti pārkāpju, un tas tiešām ir rūpes pārkāpums, tad es noteikti teikšu nē. Ja šis pārkāpums ir neapzināti izdarīts, esmu gatavs iet uz risku. Paldies. Dosim paveikt Ailīte. Nē, cietumā es negribu iet, bet es arī šajā darbā, ko es tagad daru un iepriekš esmu darījis, es nezinu, ja ir runa par kaut kādu konkrētu gadījumu, es to nezinu, bet katrā gadījumā es darītu pat neiespējamo, lai atrisinātu problēmu. Jā, paldies, Ailīte. Mums tāds LTRK ir tāds viens joks, viņš, protams, arī dažās situācijās nav nemaz tik smieklīgs, bet es nezinu, kā jūs, bet es jau kādus 7 gadus apmēram esmu kamerā, un es zinu, ka vēl daži citi ir mani kameras biedri. Tā kā tā, tad bija šeit replika un pēc tam tālāk. Jā, man tikai jautājums, palīdziet man, lai man vieglāk rītdien kolēģiem izstāstīt un norādīt, vai ieteikt, kā par ko balsot. Katrs varētu izstāstīt, no kuras partijas kādas pārstāvjas. Jā, mēs izdarīsim to. To vairāk tad atstājam vienkārši noslēgumu kā tādu, varbūt tas ir pat jautri, ka jūs nezināt, kurš ir no kuras partijas, un beigās jūs to uzzināsiet. Varbūt. Jā, to noteikti izdarīsim. Paldies, jā, un tad tur bija jautājums. Es tā pārstāvu tos mazos uzņēmējus un vairāk. Īstenībā Gulbenē ir viena lielākā problēma, kad nav kas strādā. Agris jau var uztaisīt varbūt lielu uzņēmumu, bet mums šeit nebūs kas strādā. Jo nav. Tātad pirmkārt mums nav labs dzīvojamais fonds, lai jaunieši vienkārši gribētu dzīvot. Mēs esam runājuši ilgu laiku jau par to, ka būvēsim kaut kādas ēkas, lai var atbalst ģimeni un dzīvot labā vidē. Mums ir sociālās mājas, jā, kur palīdz tiem, kas ir nav slikti, bet mums vajadzīgi ir tiem, kuriem patiktu šeit dzīvot. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, tas ir tā skatoties, bet skatoties vēl mazliet apakaļ, jā. Tas man vienkārši šokēja, kad mums skolā, jā, Gulbenē, jā, mazie pagasti tika likvidēti, kur visas darbmācības, visas pārējās lietas, jā. Un mums skolā ik pa laikam, vidusskolā, jā, mums nav ģimnāzija, vidusskolā ik pa laikam nav darbmācības skolotājs, bērniem. Viņi šuj, mācās datortehniku un vēl kaut ko, jā, bet viņai vienkārši viņš zāģi nemāk turēt. Un tas man liekas, no jebkādiem līdzekļiem to vajadzēja sakārtot, kādam just, kādam zināt, jā, kaut vai mēnesi nav neviena darbmācības skolotāja, kas ir zaimiem. Viņš šo, es saku, jā, tas ir forši.
Bet, nu, vai es ar zāļu strādāju? Viņš saka, nē. Tagad viņš saka, mēnesi strādāju. Ok, tātad no gadiem esam strādājuši mēnesi. Datori, tas ir ļoti labi, viņi loģiski laiki, viņi bez tām lietām nekas nenotiek. Bet iesist nagu sienā un paņemt zāļu rokā. Mums nav, mums pat skola, vidusskola libo ar tām lietām. Tad par kādu mēs uzņēmēju darbību palīdzību varam šeit runāt. Paldies, es to uztveršu vairāk kā repliku, tur laikam tāds konkrēti. Es varu šo jautājumu laikam diezgan kompetenti izstāstīt, jo esmu arī strādājis par šo darbmācību skolotāju skolā. Un uz šodienu tā programma ir paredzēta tāda, ka gan zēniem, gan meitenēm ir gan jāšķir, gan jāzāģē. Jā, ir arī datori un citas lietas, bet arī meitenes apgūst to pašu programmu, ko puiši vairs nav dalītā programma, kā tad, kad mēs mācījāmies skolā. Kad puiši tikai zāģēja, meitenes tikai šuva. Arī jau gan mazliet šūt mūs mācīja. Tā kā tā ir programma un tas ir tas, ka trūkst vīriešu skolotāju skolās, jā. Es arī nebiju savā dzīvē izvēlējies pedagoga praksi, vienkārši pedagoģiskā izglītība bija un aizstāju kādu brīdi, kamēr nebija kas strādā, bet šī ir problēma, jā. Vai es to Dzintaru? Jā. Es to Dzintaru repliku arī jautājumu vajadzēja arī atbildēt, tur viņš bija arī... Nē, es to vairāk uztvēru kā repliku, tad bija komentārs. Jā, es par dzīvojamo fondu ātru aptauju. Ņemot vērā, kad šeit ir cilvēki, kas ir atbildīgi arī par citiem, mēs biedrībā vairāk kā 4 gadus visu laiku skandinām, ka vajadzīgs jauns dzīvojamais fonds, nedaudz ir kaut kādi soļi uz priekšu, lai būtu, teiksim, sausais atlikums no šī te visa. Mēs, man liekas, bijām saskaitījuši kaut 100 dzīvokļus, ielējām 24, 25 reizi dzīvojamam fondam jauniem. Par kuru? Divas mājas paredzētas 48 dzīvokļi un 24. 48, 24. Ne sociālais, bet jauns. 48. Cik? 48. Labi. Tātad, cik daudz dzīvokļi būtu nepieciešami jums pašiem vai kādam jums zināmam uzņēmējam? 10. Ir vēl? Kādi 5 Es varu izstāstīt stāstu par Druviem. Druvienā ir tā, ka, teiksim, lielākā daļa dzīvojamo fonda tapis padomu laikā, un līdz ar to viņi ir aizpildīti. Tur ir tukšs, tur ir pilns iedzīvotāji, kas ir izaudzinājuši savu paudzi, viņi aizvieši prom. Līdz ar to pieļauju, ka tur vajadzēja pēc 10 mājas. Mēs šobrīd droši vien runājam par jaunu dzīvojamo fondu Gulbenes pilsētā, bet jautājums ir, cik daudz dzīvokļu vispār ir nepieciešami. Kaut vai saskaitot to vajadzību šeit. 15. Nelielu repliku vidējā posma speciālisti paskaitīja 12 ņemot, un 7 ir no citiem novadiem. Protams, man viņam jānodrošina transports uz darbu un es saku, nav dzīvot uz Gulbeni, viņš neko nesaka, viņš pasmaida. Tā kā dzīvoklis neko vēl nerisina. Ja nebūs šeit viss apkārt, ko darīt. Dzīvoklis ir sākums, protams, viņus vajag, bet varbūt tas arī var būt jautājums, kas tad konkrēts no šīs infrastruktūras 4 gados mums taps. Gulbīšu parkam otrā kārta būs, Bānītis mums vēl būs, Lapā Šķieneru ceļu jūs televīzijā izstāstījāt, ka būs. Kas vēl būs? Bija interesanti skatīties, pirms dažiem gadiem uzlika uz ielām tos kafijas automātus. Jaunieši viņiem ņemās kā brīnum. Cik jūs zinat pilsētas, kur nav normāla skateparka? Nosauciet. Ir kāda pilsēta, kur jauniešiem iet? Es tikai Gulbeni zinu. Es nezinu. Salūksnē nezinu skateparku. Madona arī neesmu redzējis. Tā, ok. Es domāju, izdaram. Saucēc atlikums. Gribu saskaitīt dzīvokļus, cik vajag? Tur jautājums vienkārši pēc tam kaut kāda web aptāja. Tā, ok, izdarīsim tā, ir palikuši vēl 2 sagatavotie jautājumi, un patiesībā tikko man par tām darbaspēku vajadzībām liekas, tas ir arī ļoti vērtīgs, un tad tiešām uztaisīsim tādu vēl lielāku viedokļu apmaiņu. Mums laiks noteikti tam vēl atliks. Iepriekš, tātad Andris pieskārās jautājumam par pašvaldību kapitāla sabiedrību līdzdalības izvērtējumu. Ik reiz 5 gados, te jāsaka tā, ka tiešām nezinu no galvas, cik pašvaldības kapitāla sabiedrības ir Gulbenē. Varbūt jūs uz ātro varat arī pakomentēt, cik šobrīd tādas ir, tīri skaita ziņā.
uzreiz jādala, vai tās ir 100%, kas mums pagaidām ir 2, un tad ir pārējās, kur mēs ar dalību esam tikai klāt. Un te varbūt ir tiešām jāsaprot... Un cik ir tas, kas ir dalība? Nu tā, es mēģinu to skaitu saprast. Nu jā, Balvu Gulbenes slimnīca apvienība, Bānītis un... Zau, jā. Aha, ok. Labi, bet jautājums ir, kurā gadījumā šķiet, ka jā, nu, Gulbenē nav tas lielākais skaits, kur ir līdzdalība, bet jautājums patiesībā diezgan vienkārši, vai jūs prāt, nu, šī konkurences neutralitātes situācija Gulbenē kopumā ir laba, vai ir kaut kas darāms, nu, vismaz kādu daļu no šiem te pašvaldības kapitāla sabiedrību aktivitātēm nodot privātiem sektoram. Un es vēl pirms atbilžu atskaņošanas tikai gribētu atskaņot arī auditorijai to, ka kopumā Latvijā šī vēl aizvien ir diezgan aktuāla problēma. Nu, pamatā jau uzņēmēji, teiksim tā, cepiens šajā jomā par to, ka pamatā pašvaldībām valstī nav jānodarbojās ar uzņēmēju darbību, un to dara tikai tajos gadījumos, kad ir vai nu kāda tiešām būtiska tirgus nepilnība, vai arī ir kādi strateģiskie aktīvi, kuru pārvaldībai tiek dibināta valsts vai pašvaldību kapitāla sabiedrība. Un šeit būtiskā nianse ir tā, ka neskatoties uz to, ka Latvija nebūtu nav lielākā ekonomika un arī pēc iedzīvotāju skaita nav lielākā valsts Baltijā, mēs esam patiesībā par kārtu priekšā tai pašai Lietuvai, kur ir pamanām lielāka tieši šajā te valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību skaitā. Tā kā kopumā Latvijā mums noteikti šeit ir vēl daudz darāmā un jautājums visiem kandidātiem par to, vai jūsuprāt ir kas šeit darāms arī Gulbenē. Un tad katram minūtē atkal un sāksim ar Andri. Nu, ir lietas, kur tirgus niša nav piesātināta, un tur ir jāizpild tas, ko mēs arī vērtējām, runājām par GESU attiecībā uz māju apsaimniekošanu. Ja iedzīvotājiem liekas, ka māju apsaimniekošanā ir laba konkurence un ka tur nevajadzētu pašvaldībai iesaistīties, īpaši, teiksim, motivējot arī pie māju energoefektivitātes uzlabošanas, spriediet paši. Bet ļoti grūti izskaidrot iedzīvotājiem to pašu Tallas autobusu ienākšanu Gulbenē. Mums kapitāla sabiedrība, kur mēs nevaram nedeliģēt skolēnu pārvadājumus, kas ir iepirkumā jāveic. Un tad ir tā, vai kādam no malas atnākot interesēs, vai skolēns no rīta tiek uz skolu vai nē. Un ja maršrutu, teiksim, nenodrošina reizi, kurš rakstīs kavējumu zīmes vai direktors vai tam līdzīgi. Un ja tā ir pašvaldības kapitāla sabiedrība, tad mēs saucam uz tepiķi, runājam, kāpēc neaizved, kā es saku, kaut asins par degunu teikt, bet jāaizved tas bērns. Ar Tallas autobusu var mierīgi pateikt, tāpat kā Liepājas autobusu, nesanāca, piedodiet, reizes neizpildās. Un tālāk. Ok, jums priekšu, man? Pamatfunkcijām vajadzētu palikt pie pašvaldības, tas ir, kur nodrošina to pašu pamatu, kas ir tas pats ūdens kanalizācija un tādas apsaimniekošanas. Ēku apsaimniekošanu, kā pat Liesiem mēs paši savu dzīvokļu mājiņu apsaimniekojam, un tad ir tāds, ka tur nevajag nekādu pašvaldības iesaistību, pašu kaut kādā tādā. Bet arī vai nodot to privātājiem vai nē, ir tāds, jo es atceros, ka Liesciemā bija saruna no sākuma par to, ka apkuri nodot uzņēmumam, un bija tā, ka gadu ir noteikta tā likme, un pēc tam viņš var darīt, ko viņš grib. Celt augšā, celt lejā, un tu jau nezini, kāda tā situācija notiks. Un tagad palika atkal pašvaldības pārziņā tas viss. Tas viss uzreiz ir stabilāks. Bet tā vajag iesaistīties, es neuzskatu. Uzņēmēja darbībai jābūt pie uzņēmēja. Bet tās pamatlietas tikai. Paldies, Jā, kā jau mēs jau iepriekš teicām, mums jau šo kapitāla sabiedrību ir krietni vien maz, un divas tikai pilnībā pašvaldībai, kas ir šī Gulbenes energoservis. Un nepavelti bija arī šī kapitāla sabiedrība izvērtēšana, kur iepriekšējā gadā, kurā arī tas secinājums ir, ka Gulbenes energoservisam ir jāpaliek tādās vienīgā, kas tur ir tas viens punkts par māju apsaimniekošanu. Par to tad nākot, tur tad ir konkurence, bet attiecībā uz komunālajiem pakalpojumiem konkurences nav. Par Gulbenes autobusu jau Andis izstāsties, negribētu atkārtot to jautājumu. Un pārējās trijās mums ir nelieli procenti. Es domāju, ka arī Zāle mums ir kā pašvaldībai ļoti svarīgi būt, jo šī atkrituma apsaimniekošana, pareizāk sakot, poligona apsaimniekošana, šobrīd arī nekādas citas konkurences šeit nav šajā pusē. Un runājot par Mazbānīti, tur arī nelieli procenti, bet ja pašvaldībai nebūs Mazbānīti, tad, es domāju, ka mēs esam pirmā buferu zona, kas sargā šo bānīti un viņu kā tādu kultūru vēsturisko mantojumu palīdz saglabāt. Ja nebūs pašvaldības, paliks tikai uzņēmēja darbība, tad tas arī tā kā
beigsies tas pasākums. Varētu teikt, tas droši vien drīzāk ir tāds strateģiskais aktīvs kaut kādā mērā. Ejam uz priekšu, Namu. Runājot par GESu, viņš ir sabiedrībā ar ierobežotu atbildību, un neskatoties to, ka ir 100% mūsu kapitāla sabiedrība, šis uzņēmums absolūti konkurē un strādā tāpat kā jebkurš uzņēmums šī nozarē. Komerccenām, viņš pats skatās līdzi, veido savu bilanci un strādā absolūti normāli. Mums tur nav ko maisīties. Cita lieta, ka mums ir kaut kādi ieteikumi, ko mēs varam skatīt kopprojektos par pilsētas infrastruktūras izbūvu, vēl kaut ko. Jā, tās ir kopsakarības, tā ir partnerība, mūsu redzējuma kopīga izpilde, bet viņu darbā īstenībā mums absolūti nav ko maisīties. Ja runā par otru kapitāla sabiedrību, Gulbens autobus, šeit es piekrītu pilnīgi Andim par viņa teikto. Cita lieta, kad šis autobus kā tāds ar komerces reisiem ir sabrucis, tas ir viss, tā ir pagātne. Aizmirsīsim to, bet tas, kad šim autobusam, mūsu autobusam vajag rekonstrukciju absolūti un jāpaliek ir, lai izpildītu mūsu absolūtās bērnu aizvešanas, kas mums jānodrošina funkcijas, jā, mums jāveido cita struktūra. Par daļējām kapitāla sabiedrībām tur jau izteicās kolēģi, man tur nav ko piebilst, gan par slimnīcu, kas strādā šobrīd veiksmīgi un kur mēs saņemam dividendes. Bānītis, tas ir vairāk kā vēstures piemineklis, kur arī es nekad negribētu, lai mēs tur pazūdam, un arī šis objekts, līdz ar to mums jābūt savai līdzdalībai. Un trešais, ZAO, spēcīgai kompānijai Latvijā mēs esam labi šī situācija, ka mēs esam kopā, lai viņi varētu nolabēt, lai tā kā vienu brīdi izskanēja, ka mums vispār kaudzītis pazudīs no aprites, kas būtu drausmīgi. Tad kopā ar šādu partneri un esot iekšā ar kapitālu daļām, es esmu ļoti apmierināts, ka šāds modelis. Paldies, Namu, Gunār. Kapitāla sabiedrībai, manuprāt, kapitāla sabiedrībai nav jābūt mērķim pelnīt priekš novada naudu, bet kapitāla sabiedrība, ja arī mēs kurā kapitāla sabiedrībā darbojamies un saglabājam, ir jābūt šim drošības spilvenam, ka mēs spēsim nodrošināt pamatfunkciju neatkarīgi no, jo tikko jau pieminēja tās lietas ar uzņēmējiem, kad mēs kurā brīdī varam palikt bez bērnu pārvadājumiem, bez ūdens, bez siltuma. Un šeit ir atkal, ja runa par birokrātijas mazināšanu, tad kā reiz, tur, kur mums ir tiešais nodrošinājums, šī birokrātija noteikti ir īsāka. Pārtrauca viens uzņēmums vai nobankrotēja darboties, kamēr mēs veicam visus iepirkumus, kas vadā bērnus. Neviens. Kas nodrošina siltumu ūdeni cilvēkiem, neviens. Tā kā šis drošības spilvens tanīs jomās, kur pastāv šie riski, tomēr ir jādomā par saglabāšanu uz laiku. Vai tādā vai citā izskatā. Paldies, un Ailita nosāda šo. Es piekrītu iepriekš runātājiem, jo viņiem ir pieredze un zināšanas un tā kā viņi zina par šiem jautājumiem. Katrā gadījumā, ja līdz darbojās novads un ir līdz atbildīgs, tad tas noteikti ir ieguvēji arī paši patērētāji, un tas ir iedzīvotāji. Paldies. Nu ko, kopsavilkot šo jautājumu, tik tiešām liekas, ka iespējams Gulbens novadā tādas izteikti liekas kapitāla sabiedrības nav. Par namu pārvaldīšanas virzienu noteikti var piekrist, ka tā ir arī noteikti viena no funkcijām, kur jāskatās, vai privātā tirgus spēlētāji. Bet tas arī notiek. Ja mājas atsakās, paņemt. Tieši tā. Un arī šeit arī tas biedrību virziens, kas arī ir viens no tā kā. Tā kā tamdēļ jau vien arī vajag tos izvērtējumus veikt ik pa laikam, lai to izvērtētu. Bet vai formāli uzlikt uz papīru, vai to saprot, un tas ir līdzīgi, ka es saku, ja instrukcijas veidojam, tad kādam viņi ir jāraksta, kādam vēl jāpārbauda, un kā vecajā anekdotē viens sver, otrs pieraksta, un trešais rāda, kur maisu nolika, kaut gan to varētu izdarīt viens. Tas, kad iespējams šis process varētu noritēt vienkāršāk, tur gan es ļoti piekritīšu, bet tajā pašā laikā es zinu, ka LTRK biedri no reģiona ļoti mīl iesaistīties šajā procesā un vēstīt par to, vai viņiem ir iespēja varbūt iesaistīties šajā tirgu vai ne. Ok, ejam uz priekšu. Tātad runājām arī iepriekš par tādu, varētu teikt, nākotnes perspektīvu. Manuprāt, tas jautājums, kas būs nākamais, ir tiešām par tādu nākotnes redzējumu un to, kur virzīties jau, varētu teikt, ar tādu tiešām strateģisku perspektīvu. Tātad jautājums sekojoši. Ko jūs redzat kā galvenos virzienus jaunu investīciju piesaistē pašvaldībai tuvākajos 4 gados? Un šeit tā atbild var
gan saistīties droši vien ar konkrētām nozarēm, kurām redzat, ka jāpievērš uzmanība, gan arī varbūt pievērsties tiem praktiski risinājumiem, jautājumiem, kas ir jāizdara, lai vispār varētu domāt par šādu te investīciju piesaisti. Un šajā jautājumā kā pirmais Armands. Viens piemērs būtu tie paši ezeri, kas pašvaldība ir īpašumā. Kad pašam patīk ļoti daudz makšķerēt un tā, un arī pabraukāts pārzemēm, kad tas daudz arī nodrošina to, ka cilvēki brauc, tas turisms attīstās no tā, ka ir vieta arī, kur piebraukt pie tās, ir tas atpūtas vietas. Mums ir valsts mežu atpūtas vietas, un tas arī tas pārsvars. Un pašvaldībai tādu ir ļoti maz, kur cilvēki arī, kas no ārzemēm brauc ar kemperiem, visu, un tā beigās viņi jau arī kaut ko novadā dara, vēl apskata. Tas būtu tieši uz turismu. Bet tā arī tas dzīvojamais fonds, dzīvojamo fonda attīstīšana, kas jau arī pašvaldība plāna. Tas būtu arī tas, kas piesaistītu cilvēkus pašus. Un, protams, arī, kā piemēram, Gulbišu parks. Jā, viena skaista lieta, kas ir uztaisīta nevis tikai tā, ka pēc iespējas vairāk ekonomēt un izbūvēt kaut ko, bet arī kaut ko, kas ir tomēr, kur cilvēkiem prieks aiziet. Paldies. Tātad tur gan ievirz uz tādām praktiskām lietām, gan arī uz nozari. Ejam uz priekšu, Ailita, jūs kā nākamā. Manuprāt, un mūsuprāt, ir lielākā investīcija, ko mums vajadzētu šeit Gulbenes novadā investēt, tas ir cilvēkus. Jo ir vēlme daudziem atgriezties, bet nav iespējas. Un arī Latvijas pirmajā programmā vienā no raidījumiem, kur bija tā kā statistikas materiāls, ja, kad Gulbenes novadā visi tie rādītāji, kas bija tur atspoguļoti, ir zemāki par Latvijā vidējo un salīdzinoši ar iepriekšējo vērtējumu arī zemāki. Tad mūsu vēlme būtu investēt cilvēkos, lai dabūtu viņus atpakaļ, tos jauniešus, kas ir Rīgā, bet vecāki ir šeit, un viņi grib atgriezties un ir izmācījušies, bet ar vecākiem negrib dzīvot kopā. Tas ir tas kopums, kas mums būtu jānodrošina, lai pēc iespējas vairāk mēs dabūtu cilvēkus atpakaļ uz mūsu novadu. Jo mums ir ko redzēt, mums ir ļoti bagātīgs tas turisma attīstība, mums ir ļoti daudz uzņēmēju, kas tieši turisma jomā nodarbojas. Es neteiktu, ka mums novadā nav ko darīt jauniešiem. Ir vienkārši jānodrošina tās pamatprasības, lai viņus dabūtu atpakaļ. Bet kā dzirdējām, skateparks gan vēl jāizbūvē par šitiem 10 gadiem. Skateparks arī te mums apkārtējos novados nav ļoti labi. Jums ir iespēja būt pirmajā gadā. Bet mums būs drīz BMX trase, ļoti jau atjaunotā. Dosim iespēju arī citiem runātājiem. Ejam uz priekšu, kā nākamā Guna. Jā, es laikam sadalītu vairāk tādās divās daļās. Viena daļa būtu tā infrastruktūra, kas ir nepieciešama gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, gan ražošanas attīstībai. Tā ir ceļu infrastruktūra, kuru mēs nedrīkstam atlikt un palaist mazāk, kā tas ir tagad ieskrējies un iesācies. Tas ir jāturpina tieši ar lielāku jaudu. Ļoti liels izaicinājums mums nākamajos 4 gados būs tieši valsts 2. kategorijas zemes ceļi, kurus valsts principā atsakās uzturēt vairāk un tos tā kā ar visām varēm grib nodot pašvaldībai, tā kā tas būs milzīgs izaicinājums, kā to darīt un kā ar to tikt galā. Un arī mēs arī atbalstām arī vēl kādas ražošanas ēkas būvniecību Gulbenes, es domātu, ka Gulbenes pilsētā šobrīd, nevis laukos. Un otrā daļa būtu tā, ko jau kolēģi minēja, tā turisma infrastruktūra un izklaides infrastruktūra. Noteikti prioritāri jāpabeidz Gulbišu parka 2. kārta. Nevis jāpabeidz, bet jāsāk un jāturpina. Un Gulbišu parks ir jāsakārto un jāpabeidz tāds, kāds viņš paredzēts. Tad noteikti ir jāpabeidz mums, tātad visticamāk, ka lielo manēžu mēs neuzbūvēsim, jo ģeopolitiskā situācija ir tieši tāda, kāda viņa ir, un mēs esam pierobeža. Bet ir jāpabeidz stadions, jāsakārto tribīnes un jāsakārto ģērbtuves, kas arī vairāk varēs atļaut piesaistīt sportistus tieši, jo stadions pats par sevi ir kvalitatīvs un ir labā stāvoklī.
Nu jā, tās pirmās, protams, ka tās turisma infrastruktūra, kas mums ir, ar ko mēs esam ar zaļajiem ceļiem, ar Stāmerienes pili un ar visām citām pilīm, tur mums ir liela līdzekļa jābūt iekšā, nebūs tādu līdzekļu, lai visu uzdarītu. Jā, paldies, Guna. Ejam tālāk, kā nākamais Gunārs. Jā, par lielajiem uzņēmējiem un investīcijām ceļos būvēs jau laikam pieminēja no jēgas atkārtoties par turismu, ko runājām gandrīz visi laikam. Mums turisms ir ļoti labi attīstīts ar to, ka mums ir daudz objekti, bet mums nav kopīga plāna, kur mēs varam piedāvāt jau gatavus maršrutus un šie maršruti savienojās. Kaut vai to pašu Stāmerienu ar bānīti aizbraucam uz Stāmerienu un tālāk 3 kilometrus ejam kājām, ne jau visi var aiziet tos 3 kilometrus. Un pēc tam mēs darām, apskatāmies baznīcu pili, paēdam pusdienas un nākam 3 kilometrus atpakaļ, gaidam, kamēr bānītis nāk. Tad tas tāds varbūt viens tikai piemērs, bet šādi, tāpat Rankā ir daudz apskates objekti, ir arī pa Citurieni, pa Gulbeni. Mums ir jāstrādā pie tā, lai mēs pa vidu aizpildam šīs tukšās nišas un piedāvājam gatavu paketi cilvēkiem, lai ir ieinteresēti braukt šeit atpūsties. Un tad jau arī skatīs Gulbeni un šeit arī pārējo baudīt. Paldies, Andi. Laikam īsi nesanāks. Minūte. Mēs tikā te runājām par divām lietām. Viens, kur vajadzētu pašvaldībai investēt un kur piesaistīt investīcijas. Protams, ka lielie objekti visi, gan ražošanas ēka, gan dzīvojamais fonds, gan Stāmerienes pils bez investīcijām no malas arī Sarkano pili. Mēs ar budžetu vien neuzveidosim, bet mēs te varam katrs runāt, bet kamēr nebūs stabils 8 balss, kas par to nobalso, mēs līdz tam rezultātam neiznāksim. Es te vēl paņēmu līdzi domas sēdes lēmumus, kas no 17. 18. gada pieņemti, bet nav aizgājuši uz priekšu. Un tad ir traki, mēs varam diezgan daudz ko runāt, bet, ja teiksim, par budžetu nenobalsos un kā 2 gadus šajā sasaukumā nobalsoja par budžetu tikai 8 cilvēki un pārējie vienkārši neko neatbalsta, tad mēs priekšu netiksim. Ja šajā, teiksim, vēlēšana periodā kādai partijai izdosies 8 mandātus iegūt, es teicu, ka es nodzīšu matus visas nost. Un tas būs tas, par ko varēs, teiksim, novienoties, teiksim, starp partijām, jo, kā mēs sakām, ja kāds kaut ko sola, tad to var izdarīt tikai tad, ja ir 8 balsis un vairāk. Un es varu stāstīt vai solīt, bet ja nebūs 8 cilvēki stabili un vairāk, kas to atbalsta, tad, diemžēl, var sanākt tā kā sanāk. Un ko? Noslēgsim šo apleķi ar Normundu. Es tikai atgādināšu, ka jautājums bija par to, kas ir tie fokus investīciju iesaistē un kas varbūt ir arī tās praktiskās lietas, ko var izdarīt. Normundu, jūsu minūte. Nopelnīt naudu. Ļoti labi. Nopelnīt naudu, tas nozīmē, ka tas ir cilvēks. Tur minēja Dzintars, tur minēja Andis. Un, lai šis cilvēks būtu un maksātu nodokļus, kas ir mūsu pamatienākums, iedzīvotāja ienākuma nodoklis, ir vajadzīgs cilvēks. Tad līdz ar to tas paņem sevī pilnīgi visu šo, ko minēja. Dzīvojams fonds, visas aktivitātes, respektīvi sakārtot visu to, kas mums ir no dabas dots, mūsu parki, mūsu dzirnavdīķis, kas jau ir projektā. Pirmkārt, tik galā ar to, kas mums ir. Mums jauns, nekas no debesīm nenokritīs. Un tad, protams, tāpat ir manis pieminētā infrastruktūra mazajām vidējām ražotnēm, lai mēs varētu ķeksēt tiešām šos cilvēkus no citiem novadiem uz šeit. Lai mums būtu labi bērndārzi, laba skola ar labu izglītību un viss pārējais, lai šis cilvēks šeit justos vienkārši labi. Jo mums ar šiem cilvēkiem ir jānopelna nauda mūsu kopējai attīstībai. Būtu ļoti labi, ka jūs arī kā LTRK turpmāk cīnītos, un mēs visi kopā par to, lai arī no uzņēmumiem, kas ir pie mums, kaut kādu daļu mēs saņemtu, jo tā būtu cita saikne, jo tad man nevarētu būt tā, ka man vienalga, ka tas uzņēmums aiziet, jo tas cilvēks ir deklarējies šeit un viņš maksā tāpat. Bet tad mēs līdīsim gan uz ceļiem un teiksim, ko mēs vēl varam izdarīt, tā būtu ļoti svarīga sadaļa tieši no UIN, lai kaut kāda daļa paliek mums novadā. Paldies, ko? Kāds arī no auditorijas vaicājas tagad lūgtu katram, tad arī varbūt stādīties vēlreiz priekšā, nosaukt politisko spēku, kuru pārstāvāt, un varbūt arī tad Budzīts dažos vārdos, ko jūs esat darījuši pēdējos 4 gadus, jo laikam ne visi ir bijuši pašvaldībā, daļa ir bijusi pašvaldībā, līdz ar to sāksim ar jums. Es pārstāvu Latviju 1. vietā,
Un jums varu apgalvot, ka man arī Gulbenes novads visu manu mūžu ir bijis pirmajā vietā. Tātad Ailita Kubačova. Gribu strādāt novadā. Ailita Kubačova. Jā. Tieši tā. Nu ko, ejam uz priekšu, Gunār? Gunārs Babris, Zaļo un Zemnieku savienība. Domē strādāju vienu 7 mēnešus, bet kaut ko esmu paspējis arī iepazīties. Ne visu mūžu neesmu nodzīvojis Gulbenē, bet Gulbenēs atbalstītājs un patriots esmu bijis visu mūžu. Paldies, Normund. Normunds Mazūrs, pirmais saraksts, pirmais numurs. Esmu deputāts jau 12 gadus, esmu savas pilsētas, jau pilnīgi noteikti patriots. Un akcijas sabiedrības Virš ir viens no komandas darītājiem. Un neteicu? Latvijas attīstībai. Latvijas attīstībai. Atvainojos. Ja es pārstāvu apvienoto sarakstu no Jaunā konservatīvā partija un Vidzemes partijas kopējo sarakstu. Mani sauc Guna Švika. Un politikā šos 4 gadus esmu pirmo reizi, iepriekš nebiju. Pirms tam ilgāku laiku esmu strādājusi gan pašvaldībā, gan arī valsts struktūrās, bet kādu laiku no pašvaldības vispār biju projām un atgriezos ar ievēlēšanas brīdi. Kas vēl bija jāpasaka? Tas arī, es teiktu, ka visierīgais. Es gan īsti saraksta numurs ir 4, bet gribēju vēl pateikt to, ka es esmu dzimusi, augusi un skolātājusi Gulbenes novadā. Un pēc augstskolas atgriezusies Gulbenes novadā. Un tiešām caur esmu novada patriota. Paldies, Arman. Armand Šteinbergs startē no 2. saraksta no Jaunās vienotības. Dzīvoju visu dzīvi Gulbenes novadā. Esmu strādājis Gulbenes novadā, tāpatās pie Gulbenes novada uzņēmējiem. Strādāju tagad ar pašvaldībām un valsts iestādēm ar objektiem uzraudzības jomu. Paldies, un noslēgsim ar Andi. Andis Caunīts, Latvijas reģiona apvienība, 7. saraksts 7. jūnijā. Būs viegli atcerēties. Iepriekšējo periodu, protams, esmu mēģinājis atrast vienmēr kopsaucēju un kompromisu, lai mēs spētu pieņemt lēmumus un virzīties uz priekšu. Jo es vienmēr saku, kamēr mēs novadā neskatīsimies visi vienā virzienā un ar vienu mērķi, tikmēr būs grūti virzīties uz priekšu un laikam atrast to kompromisu un tādu vienotu viedokli atsevišķos jautājumos nav bijis viegli. Novēlu, lai nākošajā sasaukumā nākošajiem deputātiem vairāk spēka ir darbos, nevis tajā svilpē, skaļumam, teātrim uz laukumu, lai tiešām atlok rokas un nopietni darbu. Paldies, kandidāti. Vēl noslēdzot diskusiju apli, jo tagad mums būs laiks diskusijai ar auditoriem, jautājumiem. Man viena no lietām, kas man ļoti pašām patīk priekšvēlēšanu laikā, ir tā deputāta amata kandidāta oriģinalitāte. Un te jūs jau dzirdējāt dažādas tās sazobas ar skaitļiem. Tas man liekas ļoti forši un gribēju pastāstīt jums vienu joku, ko man Ventspils priekšvēlēšanu debatē centās iestāstīt vietējie deputāti. Un tad tur ļoti aktīva diskusija, kur Uldis sākumā teica, jau gan krēslus sāk mētāt par vēja parkiem, kas laikam Gulbenes novadā nav tāds sāpīgs jautājums. Tad vēl šajā debatē vēl līdz tam netikām. Bet jā, tur tajā brīdī, kad kāds no tā brīža domas vadītājs saka, ka hei, Ventspils ir pats vējainākais novads Kurzemē, kur viņš pie tam piemetina to, ka ja tas vējš pat piedzimst Liepājā, viņš dzīvo Ventspilī. Tur tā oriģinalitāte. Un tad sākam mēs krēslus. Jā, un tad tā oriģinalitāte spēja pārsniegt gandrīz jebkuru citu tēmu. Paldies par izturību tik tālu, bet mēs vēl neesam galā. Iespēja jautājumiem, un kā jau minēju, mēģināsim, es jau fiksēju, bet mēģinām tad tiešām vai nu tādu jautājumu, kur var atbildēt ātri visi, vai nu mēģinām konkrēti iemērķēt kādam no kandidātiem, vai arī, ja tas ir tāds, kas gribat garāk atbildi, tad neiziesim visiem cauri, bet tie, kas pirmie pieteiksies, arī var atbildēt, un tad jau jūs saprotat, kur ir tie, kuri ir gatavi rēģēt arī uz neātriem jautājumiem. Lūdzu. Visu tā kopsavilkumā noklausoties, man ir jautājums visiem kandidātiem. Jūs visi sakat, ka jākomunicē vairāk ar uzņēmējiem. Man ir jautājums, kā vienkārši
es savus daudz gadus, ko es nodarbojos, ja, informāciju par kaut kādiem attīstības projektiem, investīciju piesaisti, tu saņem galā jau kā faktu, kad jau izsludināts konkurss. Varbūt vajadzētu izdomāt kaut kādu mehānismu, lai tie uzņēmēji ātrāk saņemtu informāciju par kaut kādām tendencēm domas vai kaut kādām domām, projektiem. Varbūt uzņēmējiem vajadzētu pajautāt, vai tas būs efektīvi, nebūs efektīvi. Tāds jautājums. Tātad es pārformulēšu šādā tādā jautājuma formā, kas ir tas, lai arī mazie uzņēmēji varētu labāk saņemt informāciju par norisēm pašvaldībā, pat pirms tās vēl ir izsludinātas, un sāksim no šīs puses. Jā, nu noteikti tika jāatzīst, ka iepirkuma joma un iepirkuma jautājumi mums ir šaurais pudeles kakls. Tur ir diezgan traki un raidi, un pirmkārtām, lai tiešām vietēji saņemtu informāciju, ko mēs kad gribam iepirkt un kādā veidā tas process notiek, lai nav aizvainojumi un pēc tam pārsūdzēšanas process. Un noteikti par to, kā informāciju novadīt, visbiežāk ir tie dažādi informatīvie, veidi, telpas, kurās katrs uzturās un kur to informāciju novada. Un tad būtu, kad viens ir tas atslēgas cilvēks, uzņēmējdarbības vismaz viens speciālists, kur tā informācija plūst un kurš nodublē un tiešām tiem, kam ir interesi aizsūt. Tas ir bijis... Tātad caur uzņēmējdarbības speciālistu. Jā. Ko jau pašvaldība ir sākusi darīt, tas ir gan tie sociāli tīkli, gan ir pašvaldības pašas mājaslapā, ko viņi liek, bet tur nav visa tā īsta informācija. Tā saskaldīt sīkāk par tām visām sēdēs, kas ir noticis, ko viņi nolēmuši. Jo, jā, laiks tur visiem nav skatīties to sēdi, ka, piemēram, lemt par to dzīvojamo fondu, un to visu var palaist garām, jo to taču ir jāstrādā. Un tad ir tāds, ka pa punktiem vienkārši saliek, piemēram, apstiprināts ir šāds projekts vai šāda projekta idejas, piemēram, jau idejas stādīt. Pieņemsim tas pats, kā jūs sakat, uzņēmumi. Mājaslapa un ko arī pārpausto, bet jāsaka, arī nodarbojas. Jūs pārzināt novada uzņēmumus, kas ar ko plus mīnus nodarbojas. Tātad ir kaut kāds projekts vai kaut kāda virzība vai investīcija. Ot šitiem uzņēmējiem varētu tas ir. Jā, bet projektu konkursus, ko es pats esmu arī skatījies un tāds tikai kāda cita uzņēmums, tā informācija kaut kur neparādās. E-pastu ķēdē vajadzētu sakot. E-pastu ķēdē grūti ir vairāk tas, ka, piemēram, arī kaut kāds projektu konkursu vai grantu, tad ir, protams, pašam arī drusku jāskatās, bet pašvaldība arī, kā piemēram, tas pats Facebooks vai kāds es piesakojas Gulbenes domē, un tad kaut kas tur parādās un var atrast. Man vieglāk atrast, jo es savā profesionālā darbā vienkārši skatos iepirkumus un visu, un es redzu, ka kaut ko sāk sludināt projektēšanas stadijā, un jau zinu, ka būs vienkārši. Es te iestraukšos ar vienu ekspresa aptauju. Katru gadu jautāju, kā veic tādu apbalvojumu kā uzņēmējiem draudzīgākā pašvaldības balva, kur viens no tiem vērtējuma sadaļām ir arī tas, kā vietējie uzņēmēji jūtās par pašvaldības darbu. Un šo izsūtījām arī visām Latvijas pašvaldībām, tostarp arī Gulbenes novadam. Un sakiet, vai kāds no klātesošiem uzņēmējiem ir saņēmis ziņu no Gulbenes, lūdzot novērtēt un piedalīties šādā jautājumā kā aptaujā? Es ļoti baidos, ka es personīgi saņēmu viņu šodien tikai. Ir bijušas sūdītas vairākas reizes, bet vismaz daži auditorijā. No mums vēl viņa tik ļoti nevarētu būt, tā kā tas ir tikai... Bija sūdīts arī noteikti uz 2 nedēļām, tā kā interesanti. Es personīgi šodien. Tā kā katrā ziņā ir vēl nedēļa nobalsot, noteikti arī paklauvējieties pie pašvaldības par iespēju piedalīties šādā aptaujā un novērtēt pašvaldības darbu. Tā, iesim uz priekšu, Guna. Jā, tas ir tiešām ļoti svarīgs un ļoti būtisks jautājums, bet tas varētu būt arī viens no tiem jautājumiem, ko es labprāt no jums dzirdētu. Kā ir vislabāk jums nodot informāciju? Mēs esam strādājuši dažādi, gan saukuši sanāksmes, gan sūtījuši e-pastus, gan saukuši pa grupām kopā. Es pa tādu ilgāku periodu runāju, ne par pēdējo gadu. Kaut kas darbojas un kaut kas nedarbojas. Vieni saka, vajag visiem zvanīt. Tas arī citi saka, ne, e-pastu es nelasu. Varbūt no jums ir tāds... Tieši dažādas tās atbildes. Varbūt, ka jums ir tiešām kādi priekšlikumi, kā vislabāk jūs saņemtu tā to informāciju. Es pateikšu, kā priekšlikums, kāds manas paudzes cilvēkiem ir palicis atmiņā. Stepanova metode. Guna sapratīs, kas Stepanova. Es saprotu, bet... Viņš personīgi atbrauc un aprunājās. Jā, bet mums ir 1600. Jums ir nodaļa uzņēmējdarbības. Nav jau Stepanovam jāatbrauc. Tie pēdējās teiks. Tā nodaļas cilvēki, viņš var atbraukt arī reizi pusgadā pie manis un parunāt. Viss, neko jau vajag.
šeit varbūt ir tas varbūt moments, ko varbūt vajadzētu jums uztvert kā jaunajai domai. Ne jau visi, nu, ja ir celtnieki, ja kaut kas ir jābūvē, nu, tad runā ar celtnieku, nav vērts runāt tur ar veikalnieku vai ar mēbeļnieku. Nu, šeit ir varbūt daram to, kad, lai Gulbenes uzņēmējs konkursā ir labāk sagatavojies. Konkurss ir jāiet cauri, tas ir, nu, iepirkums, bet, nu, vismaz solīti, ka viņš zina un kaut vai kādu iepriekš, jo, pieņemsim, Valmierā ļoti laba iniciatīva, man neļaus sameloties, tur ir mēra pēcpusdienas. Viņas ir regulāras, katru mēnesi, katru ceturksni, es kaut kā to regularitāti varu sajaukt, bet ir tematiski par darba spēku, par investīcijām, par dažādiem jautājumiem. Un pašvaldībā noteikti zina, kas būs tās lielās lietas, pie kā strādās, nu, tā kā intensīvi, kur jūs brauksiet uz kādām industrijām, kur jūs mēģināsiet izsist naudu, nu, tautas valodā sakot. Jūs plānojat, un tad vienreiz gadā, ja ir šāda tikšanās, kur uzņēmēji tiek aicināti un saka, mēs šeit degam par šādām idejām, mēs vēlamies īstenot šādas iniciatīvas, ir jau kaut kādas iestrādes, kur būs kaut kādi iepirkumi vai aktivitātes, tas ļautu uzņēmējiem labāk sagatavoties dažādiem nākotnes plāniem, kas ir pašvaldībā ar iepirkumiem tajā skaitā. Tā, dosim vārdu vēl Normundam. Jā, daudz ko nav piebilst. Šī gadījumā precīzi atbildot uz Dmitriju, tad mums ir biznesa konsultants, ko es redzu tieši tā, kur ir mums uzņēmēji, kas ir būvniecības nozare, mežanieki, tas, visi ir salikt iekšā šim te konsultantam. Iepirkuma nodaļa un attīstības nodaļa aiznes tos projektus, kas nu pat drīzumā tiks sludināti. Mums nav jāgaida, kad izsludina. Kur ir lūdzu darbību. Apzināt šos te visus uzņēmējus, tas ir vienkārši tāda gribēšana to visu smuki izdarīt, salikt pa plauktiem, lai nav tā kā pēdējais iznāca arī nesmukums. Nu, līdz ar to šāda sakārtota sistēma to visu izslēgs. Ļoti vienkārši. Paldies. Domāju, strādājušam katram jomas speciālistam ir jāatbild par savu jomu. Neviens nekad domē, ne deputāts, ne domas priekšsēdētājs nebūs tas, kas spēs visus par katru jautājumu informēt. Bet ir jomas, un katrā jomā ir speciālisti. Un katram ir uzdevums izdomāt labāko metodi, kā tad savu mērķa auditoriju iepazīstināt. Šobrīd strādājot domē, iepazīstoties ar dokumentiem, atklāja, ka nodokļu atlaides. Kāpēc to nezināju ātrāk? Jūs arī noteikti visi neziniet, kādas nodokļu atlaides, kuram piemēram. Mēs zinām. Jā, kāpēc rēķinu sūtot nevar uzdrukāt otrā pusē, kādas nodokļu atlaides pienākās? Vienkārša lieta. Visi cilvēki zināt, mēs taču definējam, kad rūpējamies par cilvēkiem, rūpējamies par uzņēmējiem. Uzņēmējiem sūtam kaut ko, aizsūtam arī to jauninājumu. Katrs savā jomā. Katrs savam uzņēmējiem par to jomu, kur strādā, un visi zinās visu. Piekrīt iepriekš runātājiem. Un vēl gribu pielikt tikai to, ko teica uzņēmēji, kad labākās idejas nāk no viņiem. Novadā var izdomāt kaut ko vienu, bet uzņēmējs tev pasaka tādu vai tādu ideju. Atkal apspriežam, ja viņiem ir tā ērtāk un labāk, tad daram tā. Jo teorētiķiem vienmēr ir savādāks viedoklis nekā praktiķiem. Uzklausam tos praktiskos cilvēkus. Tā. Daudz jautājums. Saku, šeit. Viens īsts jautājums, vai nākamos 4 gadus tiks saglabātas tās sporta halles, kas atrodas ārpus pilsētas? Tad tas tāds arī vairāk tiešām. Ja viņas tiek, teiksim, tirgotas vai kaut kas likvidētas, jo tas ir sports, kurā attīstās, teiksim tā, klubu sports, viņam līdz šim tas viss ir ok, vai tādā stāvoklī saglabāsies vēl 4 gadus? Sāksim Raili, un tiešām mēģinām ātrāk, mums ir daudz jautājumu, laiks jau sāk palikt piedzīvāks. Tur var atbildēt tie, kas zina to. Tur nav varbūt visiem. Es vienkārši īsti pateikšu, tas, kas saistās ar sportu un kultūru, mans viedoklis neko neiznīcināt, tikai saglabāt pilnveidot. Ok, ejams priekšā. Jebkurā ēka, jebkura lieta ir jāizvērtē pirmkārt tās lietderība, uzturēšanas izmaksas un cik tad viņu izmanto. Un ja ir mums kāda sporta hala, kuru praktiski neizmanto, tad ir jāliek par tālāko likteni. Varbūt uzņēmē. Tikai par augstu halietu. Tikai slēgts ir. Es domāju, es kā reiz par daudz. Tikai par vienu.
Tas ir Lūganes guļamrajons. Tā noteikti ir noslogota, tur nav jautājumu. Ir cilvēki, ir dzīvība, ir jāstrādā. Super, paldies, Gunnar. Jā, es gribēju teikt, ka pati par staru noteikti nav plānots slēgt. Bet varētu būt kāds jautājums par atsevišķiem sporta objektiem, par diskusiju par to tālāko izmantošanu. Es negribētu apgalvot, ka 100% visi sporta objekti tādi, kādi ir šodien, būtu jāsaglabā 4 gadus. Es domātu, nē, bet bez diskusijas noteikti ne, un bez vietēju iedzīvotāju iesaistas arī nē. Nu, tieši par sporta zālēm, jā, ka neko nevajadzētu slēgt ciet, jo tā pašā Druvienā, cik maz iedzīvotāji tāpat aktīvie, kas iet uz to sporta zāli un viņi izmanto. Tur jau bija kādu vienu brīdi kaut ko citu, tur gribēja taisīt, bet vietēji iebilda arī. Tad ir tāds nevajadzētu, jo to aktivitāti vajadzētu saglabāt. Noteikti patreiz uz jautājumu ir, vai investēsim vai attīstīsim pie Rīcība radošu iniciatīvu centra to sporta zāli. Grīda ir beigta un vai tur rentējās ieguldījumi, tā varētu būt uz izvērtēšanu. Un tad jautājums, ko Gunārs teica, kam paprasīt atbildību vai kaut kādu, kas tad būs tas atbildīgais par noslodzi. Vienalga Galgavskas Druvienas sporta zālē var aiziet apmeklējumu, paskatīties, ja tur ir dienas, kad ir 1 vai 2 cilvēki, kas atnāk uz zāli. Ļoti ekskluzīva lieta, var aiziet, bet vai mēs to varam atļauties un tādā veidā uzturēt. Un tad tas ir arī vietējai kopienai, bet, kā Gunārs saka, ja mums ir jābūt katram atbildīgam, tad, protams, ka nav vērts iet raustīt toaletes durvis Gulbīšu parkā, bet jāiet jāprasa tam cilvēkam, kurš ir atbildīgs par to, teiksim, vai tā toalete strādā vai nestrādā. Ja, teiksim, Normunds brauc pa Zvaigžņu ielu, tad ir jāizbrauc un jāpaprasa atbildīgiem cilvēkam, kāpēc ceļmala Zvaigžņu ielā nav nopļauta un kāpēc zāle ir tāda. Mēs jau aizgājām pie pļaušanas tēmā. Bet tāda sporta skaidrs tā. Es atvainojos, es gribēju paturpināt par uzņēmēju darbību. Ja, jo mēs pirmīt sakām par mazajiem uzņēmējiem un šī jautājumā arī gribēju piebilst. Kā mēs zinām, mēs šobrīd šodien pieminējām ļoti lielas nozares, kas ir lielie uzņēmēji. Bet svarīgi ir arī mazie uzņēmumi, jo mēs zinām, arī lielais uzņēmējs ar kaut ko ir sācis. Un tāpēc jautājums no mazā uzņēmēja puses un no cilvēkiem, kas tikai plāno uzņēmēju darbību. Šobrīd pašvaldībā, es saprotu, atbalsta jaunos uzņēmēju darbības cilvēkus ar granta konkursu. Un tā minimālā summa, ko pašvaldība piedāvā, ir 2000. Tad mans jautājums būtu jums katram kandidātam, kāda ir šī ideja 2000, kādu uzņēmēju darbību varētu uzsākt par šādu summu? Priekšsēdētājs. Labs jautājums. Protams, ja vajag visu uzreiz iedot par 2000, droši vien neko neuzsaksiet, bet tas ir kā atbalstam klāt. Jo bieži vien vai kaut kādi apgrozāmie līdzekļi vai kaut kas, mēs vien brīdi nebijām arī pielēmuši, ka varētu materiāls vai vēl kaut ko pirkt. Un par eksporta spēju, teiksim, kaut kādu produktu ražošanu, tad lielāks atbalsts. Bet tai praksē būtu jābūt tas, ko es no pašvaldības puses saprotu, ka nevis es redzu, ka nauda, kurai var pieteikties, un tad sanāks, nesanāks, bet ar pilnu atbildību jau jāiet, ka tiešām tas projekts, ko es gribu realizēt, aizies, un pašvaldība var to mazliet palīdzēt, to grūdienu iedot klāt, un tās ir tās summas, ko var uz doto brīdi atbalstīt vai iedot, es saku uz doto brīdi, jo mēs esam gājuši cauri visas pašvaldības brīvās iniciatīvas vērtējuši, cik daudz ko varam, kurai jomai atļauties. Es šeit gribu paturpināt, ne jau tāpēc es Andim teicu, ka priekšsēdētājs viņš ir šīs te mūsu grantu komisijas priekšsēdētājs. Un es kā vietnieks varu pateikt tieši to pašu, kad maksimālā summa, kas ir ar eksporta tendenci, tā ir 10, bet es jau pirms jums minēju, ka šobrīd pie šī budžeta tas ir katastrofa, cik maz mēs varējām iedot. Šobrīd mēs esam nolēmuši sludināt kārtu, jo uz pirmo kārtu pat uz šiem 10 nepieteicās neviens dalībnieks. Un tagad mēs nolēmām, Andi, ka mēs sludinām papildus, jā. Bet tas nav normāli. Protams, ka nav normāli. Bet kaut kam, kā minēja, kaut kādam sākumam tas startiņš ir. Es ļoti ceru, ka vismaz iepriekšējā līmenī 50, kas bija, bet tālākajā nākotnē uz 100 mēs varētu šādu budžetu mēģināt. Bet tad mums jānopelna nauda. Jo šī ir mūsu nauda, budžeta nauda. Bet Sijā jau ir 5 šobrīd. 5, jā. Sijā 5, bet 2 pieprasa un cauri. Katrā ziņā tā vēlme jau ir palielināt visu to kopējo budžetu. Bet lai mēs dotu, tad mums jānopelna šī nauda. Šie 2 gadi visā Latvijā pašvaldībām ir ļoti smagi gadi.
Un līdz ar to mums prasība likvidēt šī viena no brīvprātīgajām iniciatīvām. Mums prasība no Finanšu ministrijas vispār ir atteikties no brīvprātīgajām iniciatīvām. Mēs to neesam darījuši. Mēs esam viņas mazliet samazinājuši un saglabājuši savas brīvprātīgās iniciatīvas. Bet es domāju, ka nebūsim tik pesimistiski, gan jau atkal laiki būs labāki un varēs pārēs un mums atvēlēt. Tieši tā, no šīs lietas mēs neatkāpsimies, cik varēsim, tik stupēs. Man nedaudz piebilda. Vai jūs zināt, kāda ir statistika vai kāds piedāvājums ir citās pašvaldībās, jo, būsim godīgi, arī Gulbenes novads konkurē ar citām pašvaldībām, ja būs iespēja jaunajai uzņēmējai struktūrēties un braukt uz kādu citu pašvaldību, kur viņi atbalsta. Vai jūs zināt, kāda ir šī situācija? Kāds ir mērķis šiem grantu konkursiem un kāds ir šis līdzfinansējums? Mērķis, protams, ir visiem, es domāju, vienāds motivēt, jeb atbalstīt uzņēmēju darbības uzsākšanu vai attīstību, bet runājam par iespējām. Tā pati Pierīga vai kā Sigulda var maksāt 1000 par bērnu piedzimšanas pabalstu. Mēs patreiz nevaram to atļauties un uzskatām, ka, teiksim, arī esošajā līmenī ir. Un tad ir jāsliek tās prioritātes, ka pirmais, kas mums tiešām būtu jānodrošina demografiskās situācijas izmaiņa vai stabilizācija, jo pārējiem daudz kam pēc tam nebūs nozīme. Jo, man liekas, tas primārais, ja mēs sakām, ka novada attīstība ir svarīga, tad, ja mēs spēsim noturēt šo demografisko lejupslīdi vai viņu vismaz normalizēt, tad var kārtot pārējo, ja viņi saglabāsies. Par daudzām citām lietām jau būs otršķirīgi runāt. Bet tajā pašā laikā mēs zinām, ka mums ir rūpniecisks novads, un mēs varam lepoties tiešām ar spēcīgiem uzņēmumiem. Tajā pašā laikā, ja spēcīgos uzņēmumos nepieciešams vīriešu rokas, tad, lai, teiksim, veidotos ģimenes vai ienāktu Gulbenes novadā ģimenes, nāks līdzi arī sievietes. Administratīvajā segmentā tās darba vietas ir ļoti ierobežotas, un tieši tāpēc grantu konkurss tajā pašā Siguldā ir speciāli veidots arī sievietēm, un tas atbalsts lielākoties pārsvarā ir domāts, teiksim tā, kā kompliments vai uzdrošināšanās mēģināt, nevis kā sodamērs, un kopumā, tiešām nākotnē cerams, ka šī iniciatīva neapstāsies un viņa kļūs arvien daudzpusīgāka. Jā, papildinot, tā ir iespēja radīt kaut vai savu darba vietu, kā maziem uzņēmumiem atnāk pārcelties uz pilsētu un radīt sev darba vietu, vismaz sākotnēji sev. Tā. Es te labo piemēru, es gribu minēt mūsu vārdzini. Mums ir vēl vairāk jautājumu. Paskatieties, kas šobrīd notiek. Iziesim cauri vēl citiem jautājumiem. Mums ir šeit un pēc tam tur sāksim tā. Man ļoti īsts ar jā, nē, bez papildus, ja tur izpildīsies 25 noteikumi vēja parks novadā. Jā, nē, jūs partijas viedoklis. Bez pilnīgi lielvārdības, jā, nē? Pilnīgi. Tikai jā. Nē. Jā, laikam tomēr vēl pagaidām. Jā. Jā, bet tikai ne ar 250 un 300 metru augstumā. Citu jau vairs nav. Šeit jau nebija. Citu vairs nav. Tad ne. Nē, pat tas ir personīgais, nevis partijas viedoklis. Partijām mēs neesam to izdiskutējuši, var pateikt savu personīgo viedokli. Es tādu vēja, teiksim, parku sev pie mājas vai savā vidē negribētu. Paldies. Tātad drīzāk ne. Andrisēņi, ja kura persona, kur izdot naudu, un tad tu uz viņu paskaties no malas, tad tu saproti, vai viņi sevi ciena vai neciena. Tātad, kad to izdot to naudu, vai viņi spēja paprasīt to rezultātu, ko viņi grib iegūt, tiek nē. Un tad ir tā, ka vai nu tu šo naudu atdod savējam vai svešajam, ja šī gadījumā tas tiek piesaistīts kā darbu veicējs. Un man ir palicis atmiņā Ventspils variants gadus atpakaļ, kad es kā svešais ienācu Ventspilī, un man skaidri un gaiši pati, man izdarīja visu, lai man būtu perfekta vide strādāšanai, saprata, ka ar vietējiem spēkiem to izdarīt nevar. Mani pieņēma uz šo projektu kā savējo, bet skaidri un gaiši pateica, ja tu kļūdīsies, tu nekad mūžā un tevi saistītē nestrādās Ventspili. Bija skaidrs spēles noteikumi. Ja mēs piesaistām arī svešo, tā tad ir jādara tie apstākļi, lai viņš būtu vismaz mūsējais un savējais un mēģināt viņu dabūt šādi. Bet mans vairāk jautājums jums tīri konkrēts katram ar atbildi jā vai nē. Redziet, ir lobēšana, nav ne zakšana, ne kukuļņemšana, ne vēl kaut kāda negodīga rīcība. Lobēšana ir
savas partijas vai no savas vidus katrs, ja jūs būsiet deputāts, arī jā vai nē, varētu nolabēt vietējo uzņēmumu, lai viņam, nemaisās pa kājām svešie, kuri, jebkurā gadījumā, lielākajā daļā gadījumā nenesīs atbildību par savu rezultātu. Autobusu parks ir tāls uz pils piemērs un tam līdzīgi, jo pašvaldība ar vienu ierakstu konkursā var pateikt, ka pozitīva atsauksme par iepriekš izdarīto darbu, un ja ir negatīva atsauksme, viņš ir vienkārši jākur šortam ar dokumentus neskatīties šādā. Bet jums, vai jūsu partija, vai jūs katrs konkrēti ievēlot, varat atrast lobiju, kurš nolobēs vietēju uzņēmēju, lai viņš strādātu Gulbenē ar daļu. Vai kāds ir brīvprātīgais sākt? Ir brīvais tirgus, un tas ir tāds kā nē, bet jā, jo tu vari konkursa noteikumus skatoties vienkārši kādi te vietēji uzņēmumi taisīt un noteikumus tieši. Atsauksmes, tas ir tāds teorētiskais, tas nestrādā reālajā praksē. Pats to darbojos, kad, piemēram, būvniekiem tur atsauksmes ir, bet viņi milzīgi, kā mums arī novadā ir tādi, kas no malas ienāk, viņi milzīgi, viņiem ir visi papīri, bet viņi strādā apakšnieki. Tad viņi sūdzās, ka novadā nav apakšnieku, kas viņiem strādā un prasa lielas summas. Konkursā vienkārši ieliec iekšā, ja ņemsim kaut kādos būvdarbus, pieņemsim izpildē, ja? Ka tam uzņēmumam, kas izpilda būvdarbus vai pretendentam, vai kas ir vinnējis konkursā, viņam jābūt, ņemsim, tur struktūru vienai vai bāzei, teikt, kur viņš strādā. Vai to var izdarīt? Tas jāskatās būtu tie normatīvi, jo mēs arī kā startējam konkursos, tur pārsvarā pieredze, un citreiz tā pieredze tiek prasīta tik daudz, ka samazina to konkurenci un palielina cenu pašvaldībai. Piemēru konkrēti tagad iedrošu. Jā. Es pa savu ceļu būtu pieņemsim, ja? Nu, vot, tā ir līdz Lietuvas. No, visi šita mēs nestrādājam. Mums ir objekts kaut kur Limbažus. Aizvedam tur buldozeru vai greideri uz turieni, ja? Hots pēc 2 dienām viss ir savs. Var strādāt. Tā tehnika aizvestā. A mums tur. Ko dara? Atgriežamies pie tā jautājuma. Tas bija līgumos nav nosacījums. Bet tad drīzāk ne. Tāpēc jums uzdeva jautājumu, līgumos vai nav nosacījums. Mēs aizgājām. Līgums par to, ka tu pārtrauc darbu. Nav sots par to, ka tu pārtrauc. Mēs aizgājām. Ja vienkārši vai jūs katrs kā konkrēta persona esat gatavi būt lobby, un tad Andris Vējiņš vai kāds no klātesošiem vai kā pie jums var nākotnē aiziet ar konkrētu priekšlikumu un pateikt, jūs solījāt, ka jūs variet nolobēt, protams, neko nepārkāpjot. Šāds bija jautājums. Vai es esmu gatavs pats kļūt par lobiju? Jā vai nē? Un nevajag to garo tekstu. Noteikti jā, tikai varētu būt kāda nozare, kur tiešām tad nebūs iespēja tā. Jā, ja viens spējuši tādā ziņā ar sakariem. Bet jā. Jā, šeit Vējiņkungs teica, neko nepārkāpjot noteikti jā. Ja lobbyis nav bet šeit arī sākumā bija jautājums, vai jūs esat gatavi iet cietumā par to? Lobbyis nav pārkāpšana. Lobbyis nav pārkāpšana, jā, bet iepirkuma likums ir diezgan stingri uzrakstīts. Paldies. Elika vēl paldies? Jā, mēs par saviem uzņēmējiem. Jā, un Andi? Jā, tas ir jādara, tikai nevar vienmēr apsolīt rezultātu, bet uzreiz jautājums, vai kāds no jums būtu arī ar mieru vai gatavs nākt uz iepirkuma komisiju strādāt pašvaldībā? Pagaidām mēs vēl jautājums tajā virzienā uzdodam, stāstīm atvēršu. Tā, vairāk aizmugurē, skatos. Jā, droši. Man šodien tā ausīs griezās nočiek darbinieks no blakus novieda, nočiek no blakus noveda šo. Vai jums ir domāts, kā sadarboties ar blakus novedu? Viena no tēmām un jomām, ko mēs ļoti labi varētu sadarboties, mana organizācija arī to dara, tā ir Bānīša zemes attīstība. Kā jūs redzat turisma attīstību? Un ja tas laipni aicinātu 4. jūlijā uz konferenci parakstīt labas gribas sadarbības memorānu par Bānīša zemes attīstību. Un Bānīša zeme darbojas Gulbenes un Alūksnes novadā. Šis ir viens no labajiem piemēriem, kurš vairāku gadu sistemātiskas darbs ir izkustinājis divus, kur ar sevi nerunā. Kāds jums ir turisma attīstības jomā? Jo tas ir arī viens no uzņēmēju darbības veidiem, kas ir mūsu novadā, un tur ir iesaistīti daudzi mazie uzņēmēji. Jā, mēs jau par turismu bišķiņi runājām, līdz ar to es tagad iedošu varbūt tad iespēju tiem, kas te pirmie piesakās, kam ir interesi, tad Normand, man liekas, jā. Par to ķēmēšanu gāju un par cilvēku šiepšanu. Daiga, šis ir turismu cilvēku apmaiņa.
Tas ir pavisam kas cits. Es runāju par to cilvēku čiepšanu, kurus paņem projām no citiem novadiem. Šeit kā darba spēku. Turisms, tas ir mums savstarpēja apmaiņa. Un sadarbība vislabākā. Tur jāveido, lai mēs šo bānīti kopumā noturētu, jo, ja paliksim vieni, mēs Gulbenim vai Alūksni, mēs viņu pazaudēsim. Tā kā šī sakarībā par šo projektu, ja tur runā, pilnīgi noteikti tur jābūt absolūtai saiknē. Un no turisma jomā, Daiga jau arī pati zina to, ne tikai Bānīšu zeme, bet turisma jomā jau visu laiku ir sadarbības starp novadiem. Un mēs jau esam tie, kam zaļais ceļš ir ļoti garš un visa zaļo ceļu programma, kas ir tā tīri tikai pašvaldības sadarbībā. Visā Latvijā patiesībā, ne tikai labus novadi. Jā, mēs kādreiz partijā ļoti daudz par šo jautājumu diskutējam arī pie programmas likšanas, kad mums nav mērķis konkurēt ar kaimiņu novadiem, mums ir mērķis sadarboties un izveidot kaut ko savu unikālu, ar ko mēs varam piesaistīt turistus. Un tas ir tas, ko mēs ielikām bērnu laukums Gulbenē, uz ko būtu jāiet. Bet otra lieta, par ko mēs arī daudz diskutējam, kad mums ir tieši jāsadarbojas ar to, lai tā kā arī iepriekš teicu, novadā maršrutus, ka taisam, lai mēs sadarbojamies ar kaimiņiem, jo no Alūksnes braucot atpakaļ uz Rīgu arī Gulbenē ko apskatīt. Lai mēs jau pie viņiem iestrādājam savas iestrādes. Jā, bet vēl un vēl. Abi novadi brauc uz vienu uz Daugavpili, otru uz Liepāju tieši ar Bānīšu zemes kopēju. Jā, to jau diskutējam, viņus vairāk un vairāk, lai šādi attīstās. Tā, vēl kāds komentārs? Šie, ka ne? Tā, vēl iespējas jautājumiem? Vai visi jau grib piekusuši un padzerties ūdeni? Kandidāti varbūt piekusuši. Jā, nav tieši. Bet tie nav. Viss tikai sākās. Nu ko, es domāju. Man ir viens jautājums visiem, tā kā noslēgumam. Kas ir tā ceļa maize, ko jūs varat iedot? Top 3 lietas, kas ir svarīgas uzņēmējiem, bet pie kā jūs tā kā ar sviedriem asinīm un vēl vairāk strādāsiet, lai Gulbenes novadā mēs varētu pēc 4 gadiem teikt, yes, ir. Sāksim brīvprātīgā kārtā vai izsauksim? 3 lietas. Jā. Pirmais, par ko mēs arī programmā kā pirmo ierakstījām šobrīd, kas visiem ir ļoti aktuāli, tas ir mūsu drošība. Mēs esam apņēmušies, ka mēs brauksim pa novadu, pa pagastiem un cilvēkiem stāstīsim, mācīsim, lai tad viņus iedrošinātu, ka pašvaldība būs spējīga par viņiem parūpēties, ja tiešām kādreiz kāds grūts brīdis mūs sagaidē. Otrā lieta, par ko mēs gribam runāt un ļoti cītīgi strādāt, varbūt tas nebūs tāds gala uzreiz izstrādāt, bet uzsākt ilgtermiņa attīstības plānu, lai arī uzņēmēji redz un piedalās pie šī plāna izstrādes, kādā virzienā tad Gulbene iet attīstībā, lai brīdi pa brīdim šie ceļi nekrustojās. Mēs nesakām, varējām jau darīt tā, bet mēs iesākām šo, un ko tad nu vairs. Un trešā lieta ir, kad mums pašvaldība, vismaz man personīgi ir sajūta, un vēl daudziem, es domāju, ar jums, ka nav tāda kopīgas sadarbības starp, es nerunāju par domi, kas ir deputāti, bet pašvaldības veikā, kad starp nodaļām nav tāda cieša sadarbība, lai visi iet vienā konkrētā mērķī. Katrs dara savu darbu un ļoti godprātīgi cilvēki strādā, bet nav šī sadarbība un nav tā kopējā rezultāta. Jā, es vēl nedaudz pieprasīšu, vai ir kaut kāds tas KPI, ka mēs varam pēc 4 gadiem teikt, jā, tātad plāns ir, ievelkam tekstīti, cilvēki jūtās droši, kas tas ir, mēs taisam aptauju. Cilvēki jūtās droši to, kad viņi zina, kas viņiem ir jādara, un viņi tiešām ir sajūtuši šo sajūtu, kad mēs braucam, kad viņi jūt, ka pašvaldība var, jo tagad arī saka, kaut ko par patvērtnēm runājam, kas tad ir patvērtnes, vai viņas ir drošas, vai viņu pietiek, ir jautājumi vairāk atbildes. Tad, lai katram ir skaidrs, ka mēs esam tik tālu mēs esam droši. Okay, tad papildinot tādu 3 lietas un KPIs pārāk. Mērķis tas, jā, snieguma rādītājs. Tā. Kāds brīvprātīgā kārtā? Tās 3 lietas ir grūti nosprost, jo, piemēram, es nestrādāju tagad domē, bet ir tas, ka projekti jau ir izplānoti uz priekšu, gan tas tā kā nobalsot, cik es sapratu, tik arī par to dzīvojamo fondu un daudz citi projekti, kas jau ir tā kā, tur jau tas budžets ir ieplānots jau gadiem 3 uz priekšu, un tā jau tikai kaut kā 3. 4. gada arī tā kā to plāno tālāk, bet es saprotu, ka tas, kas jau tiek ieplānots, un tālāk to plānu, nevis tagad mēģināt kaut ko tur ielīst un izraut kaut ko ārā, kas jau ir ieplānots, bet turpināt un uzlabot. Nevar uz tā 3 lietas nosaukt, vienkārši nestrādāju tieši pie tā.
Tā, man jau aizmirsās, ko es gribēju teikt. Ir tās pirmā, tam uzņēmējam pirmām kārtām, lai viņam ir, mani satrauc šodien, zinat kāda frāze, ka vairāki teica vārdu bailes. Bailes to vai bailes šo? Es domāju tā, man pieaugušam cilvēkam savā novadā, kas būtu tāds, kur man būtu bailes iet? Bailes uz novadu iet, kaut kam prasīt, bailes to. Es domāju tā, lai neviens, kas iet uz novadu, lai nejustu un nelietotu vārdu bailes. Lai droši, ja ir kaut kas, lai uzņēmējs var iet uz novadu un lūgt kaut ko, kas ir nepieciešams. Otrām kārtām, lai šis te nepieciešamais būtu atrisināts 24 stundās. Nu labi, nedēļā. Bet ne no sēdes uz sēdi, no mēneša uz mēnesi. Un trešais, es domāju, kad es gribētu būt lepna pēc 4 gadiem, ja tiešām rādītājs par atgrieztiem jauniešiem, darba spēku, jo uzņēmējs jau minēja par to, ka nav darba spēka. Ja mēs atgrieztu pēc iespējas vairāk cilvēkus uz mūsu novadu, tad es būtu lepna. Bet tur ir tas viss saistībā ar tiem visiem solījumiem, ko katrs no mums minēja. Vide, dzīvokļi un citas lietas. Es pateikšu ātri, trīs lietas, 3 vārdos, visu līmeņu infrastruktūra, komunikācijas uzlabošana, birokrātijas samazināšana. No lielajiem jau objektiem, kas tiešām būtu jāizdara, protams, ka tas dzīvojamais fonds jāuzbūvē un tas būs svarīgs uzņēmēju darbībai. Turisma jomā būtu svarīgi, ja mēs Tambrienes pili savest kārtībā un tas būtu cits apgrieziens un blakus turismam cits uzrāviens. Un ja gribam šķieneros teikt, ka, lai attīstās industriālais parks, tad, lai nav tā, kad ir tikai ceļu sarakstā uz 26. gadu, bet, lai tiešām valstī atrodas nauda, protams, var jau teikt, ka jāprasa, bet vienmēr liekas, negribas arī būt tā kā mazam bērnam veikalā, kurš nokrīt zemē ministrijā un spārda kā aizkamē. Tas ir jādara. Jādā, lai tā būtu. Bet ir momenti, kad šis ceļa posms ir jāsakārto, ja mēs gribam, lai tur attīstās uzņēmējdarbība, jo tur plāni ir un, es domāju, iespējas uzņēmējdarbība attīstīties tur svarīgi. Es negribētu saukt 3 lietas, viņas tādā ziņā Armands pateica pareizi, ir iezīmētas jau, kas ir jāizdara, un tās ir dzīvojams fonds un ceļš uz stāķiem, un vēl varu saukt entās un viss, bet man prioritīvi ir izveidot komandu, ar kuru tālāk var strādāt, lai visu to, ko iecert un pareizi darboties, gan par to, ko minēja, kā novirzīt projektus pareizi mūsu cilvēkiem un viss. Tas ir komandas sakārtošana, lai tālāk varētu produktīvi un veiksmīgi strādāt. Ko, paldies visiem. Es gan teikšu, ka vismaz no tāda iedvesmas viedokļa man šķiet Ailītas teiktais bija viss ar konkrētiem KPIs, proti 0 bailes, tas ir ļoti izmērami, tātad 0 un 100% pārliecība. Tā kā paldies, cienījamie kandidāti, paldies, skatītāji. Slēdzam vismaz šī pasākuma oficiālo daļu. Man šķiet, ka aizmugurē ir kādas uzkodas un tīklošanās noteikti vēl notiks. Tā kā paldies un aplausi. No manas puses arī paldies, un es domāju, ka mēs ar šiem deputātu, man liekas, arī pārsvarā mēra kandidātiem no katras partijas varētu televīzijā lepoties. Īsas atbildes. Mēs sākām te uzņemt laiku, minūte, 40 sekundēs ir atbildēts. Tā kā paldies jums par konstruktīvu šādu te pasākumu. Un ar krēsliem nemētājiem. Un ar krēsliem nemētājiem. Tas ir paldies Jānim, ka viņš diplomātiski novis. Mēs teiksim arī paldies Jānim Lielpēterim, kas atbrauca no Rīgas caur Valmieru. Paldies tev par un mūs neprovocēja. Bet mēs rādam labo piemēru un jūs sekojiet. Mēs dāvinam visiem saviem draugiem
partneriem visu, kas ražots tepat Gulbenes novadā. Sākot no kastītes, bez iepakojuma. Iepakojums nāk no visām citām vietām. Paldies tev, lai tev piknika sezona jau. Paldies. Lienu papildināt, viņai droši vien zina, ka mēs arī dāvinām tikai un vienīgi Gulbenes novada. Gan šeit, gan vedot uz sadarbības partneriem ārpus novada. Gulbenes novadā ražoto produkciju. Paldies. Paldies. Vai.